Šodien es pirkšu pasaulē nāvējošākos dzīvniekus, lai mēģinātu tos turēt kā savus jaunākos mājdzīvniekus. Tos tad 10 tādu garas čūskas, indīgus kukaiņus, haizivis un burtiski jebko citu, ko vien var iedomāties. Un nu jūs noteikti vēlēsieties palikt līdz video beigām, jo es arī parādīšu jums, kā es rūpējos par visiem šiem nāvējošajiem dzīvniekiem. Tāpēc apsēdieties un atslābinieties, jo šis video tūlīt kļūs traks. Atrast šos nāvējošos dzīvniekus nebūs viegli, un tas ir tāpēc, ka vienīgais veids, kā tos iegādāties, ir caur tumšo tīmekli. Un tas ir ārkārtīgi aizdomīgi. Piemēram, pirmā mājaslapa, ko atradu, ir šī, kas pārdod sausūdens zivju pārsteiguma kasti par $240. Teiks, ka šeit varētu būt haizivis, jūras velni, astoņkāji, zuši un vēl vesela kaudze citu lietu. Šajā telpā mums patiesībā ir pāris sausūdens akvārija, tāpēc es nopirku šo pārsteigumu kasti un paskatīsimies, ko mēs varam dabūt. Tas ir ārkārtīgi aizdomīgi, draugi. Ir liela iespēja, ka mūs šādi apkrāps, bet ir arī iespēja, ka dabūsim kaut ko traku. Labi, es to tikko nopirku, tas jau ir ceļā. Šis ir pirmais no daudziem tumšā tīmekļa pasūtījumiem šajā video. Un turpinot, dzīvnieki kļūs arvien trakāki un trakāki, bet tagad laikam vienkārši jāgaida un tiksimies, kad šī paka būs atnākusi. Cerams, ka tā tiešām atnāks. Pēc gandrīz nedēļas gaidīšanas es saņēmu noslēpumainu paku ar uzrakstu dzīves zivis iekšā. Laikam tā ir tumšā tīmekļa pārsteiguma kaste, tā noteikti izskatās, kad ir no tumšā tīmekļa. Paskatieties uz to lietu. Pagati, tiešām ir rakstīts indīgs tieši šeit, kur mēs esam iekūlušies. Labi, ejam vaļā, atvērsim šo lietu. Vai varam vienkārši uz brīdi novērtēt, cik laba ir šī iepakošana? Es domāju, ja es iedomātos, kā izskatās tumšā tīmekļa paka, tā izskatītos tieši šādi. Un te tiešām ir rakstīts indīgs. Tas nozīmē, ka mums jābūt uzmanīgiem. Vienkārši pārgriezīsim to vaļā un paskatīsimies, kas ir iekšā. Aiziet, ak, mans Dievs, es redzu maisiņus ar zivīm. Laikam tas nozīmē, ka mūs neapkrāpa, bet tagad jautājums ir, kas tās ir? Pirmais maisiņš? Aiziet, kas tas vispār ir? Ak, mans Dievs, draugi, šīs lietas tagad izskatās kā mazi ciplanētieši. Patiesībā šī ir pirmā reize, kad man ir sausūdens radības kā mājdzīvnieki, tāpēc man varētu būt nepieciešama jūsu palīdzība, lai noteiktu, kas ir šajā kastē. Tas izskatās tik dīvaini. Ak, mans Dievs. Labi, mums ir divas no šīm lietām. Tās izskatās pēc mazām zirnekļiem. Es tās jau ieliku akvārijā. Tomēr tas bija tikai sākums, tāpēc es turpināju rakņāties pa kasti, lai redzētu, ko vēl varu atrast. Vai tas ir tas, ko es domāju? Paskaties uz šo, ak, mans Dievs, te ir jūras sirdziņš. Es neticu tam. Jūs, draugi, šajā kastē tiešām ir dažas trakas radības. Es negaidīju, ka mums tagad burtiski ir jūras sirdziņš kā mājdzīvnieks. Man vienmēr ir fascinējuši šie radījumi. Viņi izskatās tik unikāli. Es domāju, paskaties uz šo, viņš pat neizskatās īsts. Labi, draudziņi, mēs tev tūlīt ieliksim tavās jaunajās mājās. Šie radījumi ir slaveni ar to, ka viņi īsti nemāk peldēt, tāpēc viņš vienkārši tā kā slīd apkārt. Bet paskaties uz to, mums ir jūras zirdziņš kā mājdzīvnieks. Līdz šim jau divas trakās radības. Bet vēl ir daudz, kas jāredz, un mēs vēl neesam atraduši to indīgo zivi, par kuru teica, ka tā ir šeit. Ak, laikam es to pateicu par agru. Paskaties uz šo maisiņu, uz tā rakstīts. Lūdzu, neaiztieciet. Tāpēc es uzvilku šos cimdus. Man ir sajūta, ka šos cimdus šajā video nāksies lietot bieži. Es mazliet uztraucos jūs, draugi. Tas ir diezgan biedējoši. Man nav ne jausmas, kāda veida zivs šī ir. Es tikai ceru, ka viņš man neiešpricēs indi. Ak, labi, es viņu noķēru. Draugi, komentējiet zemāk, ja zināt, kāda veida zivs tā ir. Tā mazliet izskatās pēc manas akmeņa zivs. Patiesībā mums droši vien vajadzētu viņu vienkārši ielikt akvārijā. Tas nav labi. Labi, tur viņš iet. Tas bija tuvu. Tagad. Šī tvertne ātri pildījās. Tomēr vēl bija vieta daudzām citām zivīm. Tāpēc es paņēmu vēl vienu maisiņu un atradu šo. Ak, es zinu, kas tās ir. Paskatieties uz to, mums ir dažas jūras zvaigznes, draugi. Izskatās, ka mums ir divu veidu. Šī ir parasta, bet šā ir daudz dzelkšņu. Tas ir tik forši. Es nekad iepriekš neesmu turējis jūras zvaigzni rokās, bet es patiešām varu sajust, kā viņu mazās kājiņas rāpo visapkārt man. Tas ir tik dīvaini. Es domāju, droši var teikt, ka sausūdens dzīvnieki ir daudz trakāk nekā saldūdens. Tātad ieliksim šos puišus akvārijā un paskatīsimies, kas vēl ir tajā noslēpumainajā kastē. Ak, es redzu, ka šeit kaut kas kustās. Kas tas ir? Kas pie velna? Es domāju, ka tas ir mazs pakaukrabja mazulis, vai ne, puiši? Šie ir viena no dīvainākajiem radījumiem okeānā. Viņiem ir šis cietais čaulas vāciņš, kas pasargā no plēsējiem, bet, ja tu apgriež otrādi, viņiem ir daudz mazu kājiņu, kas palīdz pārvietoties. Viņi burtiski izskatās pēc maziem citplanētiešiem. Viņi izaug daudz lielāk par šo. Šis ir tikai mazuļa krabis, tāpēc ieliksim viņu akvārijā, kur viņš varēs turpināt augt. Līdz šim mēs esam atraduši tik daudz foršu dzīvnieku šajā noslēpuma kastē. Tomēr vēl bija palikuši daži maisiņi, un mums vajadzēja pasteikties un tos izņemt. Fū, kas tas vispār ir? Vai tas vispār ir dzīvnieks?
Tas nekustās, draugi, lai kas tas arī nebūtu. Man šķiet, ka tas nav dzīvs. Fū, ak, mans dievs, tas ir mīksts. Ak, tas ir pretīgi. Kas pie vēlu man tagad ir rokās? Ak, tas arī tik briesmīgi smird. Labi, es nezinu, ko es daru turot šo lietu. Patiesībā man šķiet, ka tas ir dzīvs. Tas kustās ļoti, ļoti lēni. Tas izskatās pēc kaila gliemeža. Bet, ja jūs zinat, kas tas ir, ierakstiet komentāros zemā. Es ātri ieliku viņu akvārijā, lai gan tas ir pretīgi. Kad es ieliku noslēpumaino dzīvnieku tvertnē, tas sāka kustēties, kas pierādīja, ka tas ir dzīvs. Un tas bija šausmīgākais, ko jebkad esmu redzējis. Neticami, es domāju, ka tikko atradu Nemo. Paskatieties uz to. Man bija sajūta, ka šeit būs viens no tiem. Es domāju, salsūdens akvārijas nav pilnīgs bez klaunzivs. Tas ir tik forši, viņš ir tik mīlīgs. Draudi, man ir lieliski ideja. Ierakstiet komentāros, kādu vārdu dot šai klaunzivī. Es tiešām ar nepacietību gaidu, kādus foršus un unikālus vārdus jūs izdomāsiet. Lūdzu, nesauciet to par Nemo. Paskatieties uz visām radībām, kas mums jau ir. Tas ir kā mūsu pašu mazais okeāns tieši šeit. Tas ir tik forši. Bet tagad mums šajā kastē ir palikusi vēl viena soma, un izskatās, ka tā ir līdz šim lielākā. Paskatieties, cik liels šis radījums ir. Tas izskatās pēc kāda omāra, bet es domāju, ka omāri ir oranži. Šis ir zils, draugi, iespējams, tas ir rets zilais omārs. Šādas lietas burtiski ir kā viena no miljona. Nu, pirmais, tumšā tīmekļa pasūtījums šajā video, un es teiktu, ka viss izdevās diezgan labi. Mēs saņēmām salsūdens noslēpumu kasti, un es negaidīju, ka tur būs visi tie trakie radījumi, un godīgi sakot, es vispār negaidīju, ka saņemšu kādu kasti. Tomēr mēs vēl neesam pabeiguši. Mums vēl ir daudz pasūtījumu priekšā, un dzīvnieki kļūs vēl trakāki, un joprojām pastāv iespēja, ka mūs apkrāps. Tāpēc es atkal iegāju tumšajā tīmeklī un uzgāju mūsu nākamo dzīvnieku. Šis ir interesants, draugi. Šī vietne apgalvo, ka pārdod citplanētiešu vardi, un pēc attēla izskatās, ka tā ir pipas varda. Šīs radības ir ļoti dīvainas, es domāju, tās pat neizskatās īstas. Un kas patiešām biedējoši pie šīm radībām ir tas, ka tās dēļ olas mazuļi faktiski izkāpj ārā no viņu mugurām. Jā, tas patiesībā ir diezgan pretīgi. Bet es domāju, ja es dabūšu divas no tām, pastāv iespēja, ka viena būs tēviņš un otra mātīte. Un mēs varētu mēģināt panākt, lai viņiem būtu mazuļi. Tādā veidā mēs varētu paši redzēt to pretīgo lietu klātienē. Labi, es tikko pasūtīju divas citplanētiešu vardas. Šīs radības ir tik lētas, tās maksā tikai $30. Ja vien tās nav tik lētas, tāpēc, ka tā ir krāpšana, par to es neiedomājos. Nu, tagad jau bija par vēlu, un pat ja es mēģinātu dabūt naudu atpakaļ, es to nevarētu, jo mājaslapā burtiski rakstīts, ka naudu neatgriež. Jā, es domāju, ka noteikti esmu iekritis krāpniecībā. Tomēr jau pēc 2 dienām pie manām durvīm parādījās kaste. Vai šeit varētu būt tās citplanētiešu vardes? Vienīgais veids, kā to uzzināt, ir atvērt to. Tumšais tīmeklis, nepieviļ mani. Nu, aiziet. O, mums ir kaste! O, tas ir tiešām biedējoši. Paskatieties, tur tiešām ir pipas vardes, draugi. Mēs tās tiešām dabujām. Vai viņas vispār ir dzīvas? Viņas nekustās? Jūs esat dzīvas? Ak, nē, man šķiet, ka mums ir beigtas vardes. Un tu? O, viņš ir dzīvs, labi, viņi kustās. Viena lieta par šīm vardēm. Viņas bieži izliekas par beigtām. Viņas vienkārši tāpat guļ tur tagad. Es nezinu, kā pateikt, vai tās ir pēviņi vai mātītes. Tātad laikam jūs būs jāskatās līdz video beigām, lai redzētu, vai viņas beigās vairosies vai nē. Bet pagaidām mēs liksim šos puišus viņu jaunajās mājās un paskatīsimies, ko vēl varam atrast tumšajā tīmeklī. Tagad. Tumšais tīmeklis ir interesanta vieta, un es neiesaku tur iet. Esmu redzējis daudz dīvainu lietu, tomēr tur ir arī daudz patiešām foršu dzīvnieku, kurus nekad iepriekš neesmu redzējis. Piemēram šo. Piemēram, Barbadosas milzus sauszemes krabis. Es to pārbaudīju, šie radījumi izaug līdz 3 pēdām gari. 3 pēdas garš krabis, man burtiski tas ir jāiegādājās. Tāpēc es ķeros pie lietas un izveidoju lielāko iespējamo terāriju, kurā šis milzus sauszemes krabis varētu dzīvot. Un tagad tam pietrūks tikai viena lieta – paša krabja. Es to pasūtīju, un man jāsaka, ka šos dzīvniekus ir pārāk viegli nopirkt tumšajā tīmeklī. Es domāju, viņi tev neuzdod nekādas jautājumas, piemēram, hei, ko tu darīsi ar šo metru garo krabi? Atkal jau? Es apmēram nedēļu gaidīju, kad šis metru garais krabs parādīsies pie manām durvīm, bet beidzot pēc ilgas gaidīšanas es saņēmu paku. Es par šo mazliet uztraucos. Daļa no manis grib, lai krabis būtu šeit, bet daļa negrib. Es domāju, metru garš krabis ir diezgan biedējošs, bet es tiešām dzirdu, ka tur kaut kas rāpo. Labi, atveram vāku. Ak, Dievs, es domāju, ka mēs esam kļūdījušies. Paskatieties, cik liels tas ir. Ak, mans Dievs! Ak, mans Dievs! Nē, lien atpakaļ iekšā. Ak, mans Dievs! Vai tu redzēji, cik liels tas bija? Ak, viņš mēģina izbēgt. Ak, viņš ir spēcīgs. Skatieties, es īsti nezinu, ko darīt šobrīd. Cilvēks, šis krabis ir tiešām milzīgs.
Viņš ir lielāks par manu roku. Paskatieties, cik liela viņam ir spīle tagad. Lai arī tas izskatās biedējoši, es paskatījos internetā un tur rakstīts, ka vienīgais veids, kā satvert šos radījumus, ir aiz viņu spīlēm. Tādā veidā viņi tevi nevar iekniept, bet kā lai satver viņa spīles, viņš taču man ieknieps. Labi, mēģināšu satvert spīli. Es viņu noķēru, ak nē, Paskatieties, mums ir milzu sauszemes krabis. Šis līdz šim ir vistrakākais dzīvnieks, bet mēs tikai sākam. Viss kļūs vēl daudz trakāks nekā šis. Es ātri viņu ieliku viņa voljērā, un uzreiz viņš ieskrēja savā alā, un kopš tā laika es viņu neesmu redzējis. Bet es tur iemetu banānu, un tas pazuda, tāpēc laikam viņš tagad ir laimīgs. Lai gan tas krabs varētu man nokost pirkstu, tas mani nenogalinātu. Un kā es solīju šī video sākumā, mēs iegādāsimies dažus no pasaulē nāvējošākajiem dzīvniekiem, ko ievietot šajā telpā. Un vai ir labāks veids, kā sākt nekā ar akmeņzivi? Indīgāko zivi pasaulē. Šīs zivis ir ārkārtīgi retas, un tās ir ļoti grūti iegūt. Iespējams tāpēc, ka tās var nogalināt cilvēku, un neviens nevēlās tādu turēt kā mājdzīvnieku. Bet es gan vēlos, tāpēc jau sen izveidoju video, kurā nopirku vienu tumšajā tīmeklī, un man tā joprojām ir. Tas man ietaupa daudz pūļu, jo nav jāmeklē cita. Tātad mēs dosimies to noķert un aizvedīsim viņu uz viņa jauno mājvietu. Un cerams, ka mani nedzels. Jā, cerams, ka mani nedzels. Labi, viņš ir tieši šeit. Man ir uzvilkti šie izturīgie cimdi un tīkls. Ja es visu izdarīšu pareizi, man vajadzētu būt kārtībā. Cerams. Ko tu ar to domā? Cerams? Labi, daram to. Nu, draudziņ, lien tīklā. Re, mums izdevās, mums viņš ir. Akmens sivs ir tīklā, tas ir tik traki. Nu, lūk, šī te ir akmens sivs. Ja kāds no šiem dzeloņiem mani sadurtu, es nomirtu mazāk nekā 6 stundu laikā. Tāpēc ātri ieliksim viņu viņa jaunajās mājās. Labi, draudziņ, ej savās jaunajās mājās. Ak, mans Dievs, viņš tur izskatās tik labi. Mums droši vien vajadzētu uzlikt uzlīmi nedrīkst aiztikt. Tagad man šķiet, ka tā ir laba doma. Kad tu domā par bīstamiem un nāvējošiem dzīvniekiem, tu droši vien iedomājies čūskas. Pasaulē ir vairāk nekā 600 indīgo čūsku sugu, un visas tās ir aizliegts turēt kā mājdzīvniekus, kas iespējams ir laba lieta. Taču ir arī dažas neindīgas čūskas, kas ir ārkārtīgi bīstamas, un tieši tagad es grasos iegādāties tādu, kurai ir garākie zobi starp visām neindīgajām čūskām. To sauc par smaragda koku boju, un es tikko atradu aizdomīgu vietni, kas apgalvo, ka tās pārdod. Tagad es tūlīt to nopirkšu, un godīgi sakot, es pat ceru, ka tā ir krāpšana. Un tā nepienāk, jo man ir bail no čūskām, bet es to daru jūsu dēļ, tāpēc nospiediet patīk šim video jau tagad. Diemžēl, cik ļoti es vēlējos, lai tā būtu krāpšana, es patiesībā saņēmu paku tikai dažas dienas vēlāk. Šeit noteikti ir čūska, es to tagad vienkārši jūtu. Smaragdzaļās koku boas ir pazīstamas ar savu agresivitāti, tāpēc mums būs jābūt ļoti uzmanīgiem. Ak, es tikko dzirdēju, ka tur kaut kas iekšā kustās. Nu, aiziet, atvērsim to. Ok, paskaties, tur ir maisiņš. Nāc šurp, draudziņ. Ok, es viņu redzu tieši tur. Es domāju, ka labākais veids, kā to izdarīt, ir vienkārši izbērt viņu ārā no maisa. Man nepatīk aiztikt čūskas, un es tiešām to negribu darīt. Ak, mans Dievs, tur viņš ir. Ak, kāpēc viņš tā dara? Kāpēc viņš skatās uz mani tā, it kā gribētu man iekost? Viņš jau ir S pozīcijā, un viņš tikko iznāca no maisa. Ak, es tagad esmu iesprostots stūrī. Helēna, es čūskas nepazīstu pārāk labi. Viņš varbūt nemēģina mani kost, varbūt viņš vienkārši saka sveiki. Labi, viņš mēģina mani kost. Es nezinu, ko tagad darīt. Kur es esmu iekūlies? Labi, viņš tagad ir novērsts. Tagad ir mans brīdis tikt prom no šejienes. Labi, es vairs neesmu iesprostots stūrī. Tā, nu es ātri mēģināju viņu satvert, kamēr bija iespēja. Tev nav jākož, man draudziņ, es esmu tavs jaunais tētis. Ak, labi, čūska ir manās rokās, draugi. Viņš vairs nemēģina mani kost, es domāju, ka viņš vienkārši bija mazliet nobijies. Ak, nē, man tas nepatīk. Labi, zini, draugi. Es esmu pilnīgi slapš no sviedriem, nemelošu, un es domāju, ka viņš jūt manas bailes. Tātad, ieliksim viņu būrī. Labi, ātri, pirms viņš man iekož. Ak, Dievs, vai jūs to redzējāt? Viņš vienkārši metās gaisā. Kad es ieliku smaragda koku boā viņa būrī, viņš uzkāpa kokā un vienkārši sēdēja tur visu dienu. Tāpēc es izslēdzu viņam gaismu, lai viņš varētu gulēt. Un mēs devāmies pie nākamā būra. Tagad nākamais dzīvnieks ir vēl viens, no kura man ir bail, un tie ir zirnekļi. Tomēr tā kā mēs šim video darām visu iespējamo, tas nav vienkārši jebkurš zirneklis. Tā ir lielākā zirnekļu suga pasaulē. To sauc par Goliāta putnu ēdāju tarantulu. Šie radījumi ir tik lieli, ka tie burtiski ēd putnus. Es esmu skatījies daudz video par šiem radījumiem internetā, un tas nav labi. Šie radījumi ir tik milzīgi. Ak, un es aizmirsu pieminēt, ka tie ir arī indīgi. Par laimi, internetā rakstīts, ka kodums cilvēkiem nav bīstams, bet tad tālāk tiek salīdzināts, ka tas ir kā iedzīt naglu rokā. Ak, tas arī viss, ko es vēl gaidu, vienkārši nopirksim vienu tagad. Labi, es tikko veicu pasūtījumu, lūdzu, Dieva dēļ nesūtiet zirnekli, lūdzu, lai tā ir krāpšana.
Nu ir pagājušās 5 dienas, un zirneklis ir klāt, tā ka lieliski. Es tikai ceru, ka tas šobrīd ir mazuls, pavisam mazs monētas lieluma mazuls. Tas būtu pieņemami. Atvērsim to vaļā. Ak, mums ir vēl viena soma, paskaties uz šo. Tas ir mazliet biedējoši, jo es nevaru pateikt, cik liels tas ir. Tas ir biedējoši. Kas viņš vienkārši izskrien man virsū? Ak, Dievs, labi, tas nav mazuls, tas ir pilnībā pieaudzis zirneklis. Paskaties uz to. Tas ir pretīgi. Tagad es zinu, ka jūs droši vien gribat, lai es viņu paņem rokās, un neuztraucieties, es to izdarīšu, tomēr man ātri jāaiziet pārģērbies, tāpēc tūlīt būšu atpakaļ. Balbī, tu nopietni? Tu uzvelc aizsargu tērpu zirnekļa dēļ? Es neticu, ka es to daru, pat ar aizsargu tērpu. Ko viņš dara? Viņš tagad mēģina izšaut man virsū tīklu, it kā viņš būtu zirnekļa cilvēks? Ak, Dievs! Ak, Dievs! Tagad tūlīt. Zirneklis nebija apmierināts, bet galu galā es ieguvu viņu uzticību, un viņš ļāva man viņu paņemt. Labi, es domāju, ka mēs ar viņu tagad esam draugi, kas ir labi. Tomēr es sāku justies mazliet neērti, tāpēc ātri ievietoju viņu viņa jaunajās mājās. Lēnām un mierīgi, es neticu, ka es to tikko izdarīju. Šis zirneklis bija patiešām milzīgs, un tas bija arī ārkārtīgi agresīvs, un tagad es nemaz nepriecājos par domu turēt to kā mājdzīvnieku. Līdz šim mūs nav apkrāpuši tumšajā tīmeklī. Viss, ko esam pasūtījuši, ir atnācis, pat lietas, kuras mēs negribējām saņemt. Tomēr viss drīz mainīsies. Es tikko atradu mājaslapu, kas pārdod apkakļu ķirzaku. Šie ķirzakas iespējams ir tuvākais, kas mums uz zemes vēl ir palicis no dinozauriem. Tie ir ārkārtīgi reti, un es nekad iepriekš neesmu redzējis, ka tos pārdotu. Tomēr tas maksās $700, un mājaslapa neizskatās īpaši uzticama. Bet līdz šim mēs esam riskējuši daudz reižu un esam iegūši patiešām foršus dzīvniekus. Tāpēc es domāju, ka to izdarīšu, un es nopirkšu apkakļu ķirzaku. Labi, tas ir ceļā vismaz. Es domāju, ka tas ir ceļā. Ir pagājušas pāris nedēļas, un apkakļu ķirzaka nav atnākusi. Cilvēki neatbild uz maniem ziņojumiem. Tātad, ja man apkrāpa, ir lieliski, ka man apkrāpa tieši ar to vienu lietu, ko es vēlējos. Nevis ar čūsku vai tarantulu. Neticami. Tā nu zuda manas iespējas iegūt īstu dzīvu dinozauru, bet viss kārtībā, jo nākamais dzīvnieks ir daudz retāks, daudz foršāks un jā, arī daudz dārgāks. Tas ir albīns kodīgais bruņurupucis, un tas ir arī liels. Es nekad iepriekš tādu nebiju redzējis, bet tiklīdz to ieraudzījis, zināju, ka man tas jāiegūst. Izrādās, šie radījumi ir ļoti reti, un pat mazi mazuļi maksā $1000. Tagad pēc tam, kad mani apkrāpa ar apkakles ķirzaku, es esmu mazliet piesardzīgāks pirkt lietas, tomēr šī mājaslapa izskatās nedaudz uzticamāka, tāpēc domāju, ka to darīšu ar lielām cerībām. Es veicu pasūtījumu un gaidīju sēžot uz adatām, kad tas ieradīsies, un pēc apmēram nedēļas tas beidzot atnāca. Man ir paka, draugi! Šeit vajadzētu būt $3000 vērtai kodē bruņurupucim, tāpēc atvērsim un paskatīsimies. Es tiešām esmu nervos par šo, draugi. Es negribu, lai tas būtu krāpniecība. Aiziet, kas tur ir iekšā? Ak, mans Dievs, tur ir soma, draugi, un tā ir smaga. Vai tas ir kodē bruņurupucis? Ak, tas kustās! Es uzmanīgi to atvēru, kad pēkšņi tas notika. Ak, mans Dievs! Jā, mums tiešām tas ir, draugi. Paskatieties, cik viņš ir skaists. Tas ir albīns kodēja bruņurupucis. Viņš ir tik foršs. Skatieties, viņam ir sarkanas acis. Viņš arī ir liels. Paskatieties uz viņu, salīdziniet ar manu roku. Man nav ne jausmas, no kurienes viņš nācis. Viņš droši vien kādu laiku bija tajā kastē, tāpēc mēs tūlīt viņu ievietosim viņa jaunajās mājās. Tā kā viņš ir tik liels, mums vajadzēja izveidot šo milzīgo voljeru tieši viņam. Bet ar laiku viņš izaugs no šī akvārija, un mums nāksies viņam uzbūvēt savu dīķi, bet pagaidām šī būs ideāla mājvieta viņam. Es viņu uzliku uz viņa akmens, un uzreiz viņš ielēc ūdenī un sāk izpētīt apkārtni, un izskatījās, ka viņam tas tiešām patīk. Albīns kodīgais bruņurupucis. Es nekad nebūtu domājis, ka mēs tādu iegūsim tumšajā tīmeklī, bet mēs to izdarījām. Tas ir tik forši. Tagad es teikšu, lai gan mums izdevās iegūt kodīgo bruņurupuci, es joprojām esmu mazliet neapmierināts. Mēs nedabūjām apkakles ķirzaku, tāpēc es turpināju un atradu citu vietni, kas apgalvo, ka pārdod īstu puķi. Tomēr šī vietne nenorāda, kāda tieši suga tas ir, tikai to, ka tas ir ķirzaka. Tāpēc es domāju, ka viņi vienkārši varētu atsūtīt kādu nejaušu ķirzaku, kas izskatās pēc puķa. Tātad man ir ideja. Aiz manis ir 3 terāriji, kas paredzēti ķirzakām. Tāpēc es domāju, ja es nopirkšu 3 no šiem noslēpumainiem dinozauriem, tas palielinās manas izredzes iegūt frilēto puķi. Bet pat ja mēs to nedabūsim, es joprojām esmu sajūsmā redzēt, kādas būs pārējās ķirzakas. Tās burtiski var būt jebkas. Labi, pasūtījums veikts, dinozauri ir ceļā, vismaz cerams, ka viņi tiešām ir ceļā. Ir pagājuši 2 nedēļas, un paka ir atnākusi. Tas ir aizņēmis tik ilgu laiku, ka man šķiet, ka pipas vardas jau ir sākušas vairoties. Es nezinu pavisam droši, bet viņas ir darījušas visai dīvainas lietas.
Tomēr tas nav galvenais. Svarīgākais ir tas, ka mums šeit ir kaste, kurā ir 3 īsti dinozauri. Laikam sāksim ar šo. Ak, mans Dievs, viņi nemeloja. Tas tiešām izskatās pēc dinozaura. Oho, paskaties! Ak, sveiks, draudziņ! Ak, viņš rāpo man uz rokas! Labi, tas ir mazliet biedējoši. Es nezinu, vai viņš ir bīstams vai ne, bet tas ir tik forši. Man nav nejausmas, kāda veida ķirzaka šī ir. Es mazliet papētīju un uzzināju, ka šis puisis ir Āzijas ūdens varāns. Un viņi izaug milzīgi. Viņi burtiski ir otrā lielākā ķirzaka suga pasaulē, sasniedzot vairāk nekā 3 metru garumu. Ak, un viņi arī ir indīgi, tā ka tas ir lieliski. Šis puisis gan ir tikai mazulis, tāpēc šī terārijas viņam ir ideāls, bet ar laiku mums vajadzēs viņam uzbūvēt daudz lielāku māju. Nu, tā ir viena ķirzaka, tāpēc laikam mūs neapkrāpa. Paņemsim vēl vienu maisu un paskatīsimies, kas ir iekšā. Paskatieties, puiši, tas ir Panteras hameleons. Panteras hameleoni ir viena no retākajām hameleonu sugām, ko var iegūt, un tie ir ļoti dārgi. Šie puiši ir pazīstami ar ļoti spilgtām krāsām, piemēram, sarkanu un zilu. Paskatieties, cik viņš ir krāsains, tas ir pārsteidzoši. Hameleoni ne tikai spēj mainīt krāsu, bet arī var katru aci kustināt atsevišķi, un tas padara viņus par lieliskiem medniekiem. Un papildus tam visam, viņi var izšaut savu mēli 3 reizes garāku par savu ķermeni. Lai to pārbaudītu, es paņēmu kaudzi circeņu, un mēs tos iemetīsim tur iekšā, lai redzētu, cik daudz viņš varēs noķert uzreiz. Hameleons pievērsa skatienu circeņiem, un viņam nevajadzēja ilgu laiku, lai noķertu pirmo, bet ar to viss nebeidzās. Viens pēc otra. Viņš šāva savu mēli pa visu savu terāriju. Un, godīgi sakot, es pazaudēju skaiti, cik daudz viņš apēda. Esmu diezgan pārliecināts, ka viņš apēda visus. Vai frilētais puķis to var izdarīt? Es tā nedomāju. Tomēr mums ir vēl viena iespēja tādu iegūt. Tātad atvērsim pēdējo maisiņu. Ak, mans Dievs, paskaties uz to radību! Ak, viņš šņāc! Ak, mans Dievs! Viņš tikko uzšņāca man! Viņš nav apmierināts! Es patiesībā domāju, ka šis ir kaimana ķirzaka. Kā jūs zinat, aligators ir aizliegts turēt kā mājdzīvniekus, bet šis puisis šeit ir būtībā tuvākais, ko var iegūt likumīgi. Un tie izaug līdz 5 pēdām gari, tātad šis noteikti ir īsts dzīves dinozaurs. Vēlāk viņam būs nepieciešams daudz lielāks akvārijs, bet pagaidām šī būs viņa māja. Labi, draugs, labi, viņš nav apmierināts, bet nu viņš aiziet. Tagad mēs varam teikt, ka mums dzīvnieku istabā ir 3 īsti dinozauri. Tomēr mums vēl ir daudz dažādu būru, ko piepildīt, tāpēc turpināsim. Nākamais dzīvnieks iespējams ir līdz šim trakākais. Tas ir vēl viens čūska, tomēr šī ir īpaša, kā rakstīts mājaslapā. Tā izaug līdz 3 metriem gara, bet tas vēl nav viss. Turklāt ir norādīts, ka tā ir pilnībā ūdenī dzīvojoša, kas nozīmē, ka tai nav nepieciešama sauszeme, lai izdzīvotu. Es pasūtījumu jau veicu apmēram pirms nedēļas, un paka tikko ir atnākusi. Tātad atvērsim to un paskatīsimies uz mūsu jauno mājdzīvnieku čūsku. Pret tur tas ir, skaties, ak, mans Dievs, tas ir tik mazs. Tas tur ir ziloņa snuķa čūska, pilnībā ūdenī dzīvojoša. Tā ir 10 pēdas gara. Šī radība ir tik forša, un pašlaik viņš ir tikai mazs mazulis. Ak, mans Dievs, tā ir trakākā izskata čūska, ko jebkad esmu redzējis. Man šis puisis patīk daudz vairāk nekā smaragda koku boā, droši vien tāpēc, ka viņš nemēģina mani kost. Es domāju, ka šis līdz šim ir mans mīļākais dzīvnieks, pārsteidzoši pat, ja tā ir čūska. Bet drīz mēs dabūsim dažus dzīvniekus, kas ir daudz trakāki, tāpēc tagad ieliksim šo puisi viņa jaunajās mājās. Šis terārijs viņam ir ideāli piemērots, jo viņš ir kautrīgs. Tādā veidā viņš varēs uzpeldēt pēc gaisa, un tur ir arī daudz akmeņu, kuros viņš var paslēpties. Nu, ziloņa snuķa čūska ir drošībā. Redzēsim, kas būs tālāk. Meklējot tumšajā tīmeklī, es uzgāju vēl vienu noslēpumu kasti, taču šī bija paredzēta kukaiņiem. Es neesmu lielākais kukaiņu un visa tā rāpojošā cienītājs, taču man ir daudz mazāku terāriju, kas ir ideāli piemēroti kukaiņiem. Tātad es pasūtīšu šo noslēpumu kasti un paskatīsimies, ko mēs varam dabūt. Labi, mājaslapā burtiski rakstīts, ka šajā kastē esošās sugas var būt indīgas. Nu labi, pasūtījums veikts. Tiekamies, ka tā būs atnākusi. Pēc tikai pāris dienu gaidīšanas es saņēmu paku. Tā bija diezgan maza, bet es pat nenojautu, ka tajā būs trakākie kukaiņi, ko jebkad esmu redzējis. Man šķiet, ka par šo paku esmu satrautāks nekā par jebkuru citu šajā video. Man tiešām nepatīk kukaiņi. Nu, sāksim, es domāju, mums jau ir Goliāta putnēdāja tarantuls. Sliktāk jau laikam nevar būt, vai ne? Labi, sākam, draugi. Ak, mans Dievs, kas tas vispār ir? Tur ir daudz konteineru iekšā. Laikam sāksim ar šo zilo te. Šis ir mazliet aizdomīgs, jo nevar redzēt, kas iekšā. Godīgi sakot, es pat negribu to atvērt. Tas ir tik biedējoši. 3, 2, 1. Oh! What the heck is that? Ak, mans Dievs, tas kustas. Vai tā ir kāda simtkāja vai kas tam līdzīgs? Jūs redzat, tas radījums ir milzīgs. Ak, mans Dievs, tam ir tik daudz kāju.
Nezinu, vai jūs varat saprast, cik tas ir liels, bet tas burtiski ir lielāks par manu roku. Ak, tas tikko uz mani izkārtojās. Ak, mans dievs! Es mazliet papētīju un noskaidroju, ka šis puisis ir Āfrikas milzu tūkstoškājs, un man te ir šis mazais terārijs, un es domāju, ka tas viņam ir ideāli piemērots. Un es izlasīju internetā, ka viņi ēd trūdošu koksni, tāpēc es to vienkārši ielikšu iekšā, lai labi garšo. Es gan nezinu, kā tu to ēd. Nu, ar vienu kukaini jau tikām galā. Tomēr šeit ir vēl daudz vairāk, tāpēc paņemsim vēl vienu. Ak, Dievs, šis ir daudz biedējošāks nekā tūkstoškājs. Kas tas vispār ir? Es pat nezinu, uz ko es skatos. Tas izskatās pēc ciklonētieša. Labi, es mēģināšu šo paņemt rokās, bet viņš neizskatās tik draudzīgs kā tūkstoškājs. Lūdzu, nekož mani, nekniebj mani, vai nedara neko tam līdzīgu. Labi, man sirds tagad daudzās, skatieties uz viņa mazajiem spīlēm tieši pie sejas. Ah, tas ir tik pretīgi. Ierakstiet komentāros zemāk, kas tas ir. Un ierakstiet komentāros zemāk, vai man vajadzētu to turēt rokās vai nē. Bet viņš sāk mani biedēt, tāpēc domāju, ka mums viņu vienkārši jāieliek viņa terārijā. Tagad. Es jau nožēloju, ka nopirku šo noslēpumaino kasti. Un mums šeit vēl ir daudz vairāk kukaiņu, tāpēc laikam paskatīsimies, kas vēl mums ir. Kas pie velna tas ir? Tas ir it kā kādā caurulē, vai tu to redzi? Tas izstās pēc vaboles vai kaut kā tāda, bet tas nekustās? Vai tu vēl esi dzīvs, draudziņ? Ak, labi, viņš ir dzīvs. Ak, mans dievs. Es tiešām ceru, ka viņš man neieknieps. Viņam ir traki spīles. Ak, viņš ir pieķēries manam mazajam pirkstiņam. Un vēl kā. Au, au, au. Ak, Dievs, es vairs neturēšu šo radību. Ieliksim viņu viņa būrī. Es viņu ieliku viņa jaunajās mājās, viņa jaunajās mīlošajās mājās, ar saimnieku, kurš viņu tik ļoti mīl un nemaz no viņa nebaidās. Labi, paskatīsimies, kas vēl šeit ir. Ak, paga, es zinu, kas tas ir, draugi. Tas ir mazs dievlūdzējs. Ak, tas patiesībā ir forši. Šie kukaiņi ir maskēšanās meistari, un viņi izskatās gandrīz identiski kā zariņš vai lapa. Mani vienmēr ir fascinējuši šie radījumi, tāpēc ir patiešām forši, ka viens no tiem ir mans mājdzīvnieks. Paskaties uz viņu, kā viņš groza galvu. Viņš izskatās kā mazs citplanētietis. Ak, mans dievs, esmu pārsteigts, ka no noslēpuma kastes tiešām iznāca kaut kas, kas man patīk. Tātad iesim un ievietosim viņu viņa jaunajās mājās. Ak, mans dievs, paskaties uz to. Pagaid, viņš uzreiz saplūsta vidi, tu pat nevari pateikt, ka viņš tur ir. Tas ir tik traki. Ak, nē. Es jau varu pateikt, kas ir nākamais. Es cerēju, ka mēs šeit tādu nedabūsim, bet tomēr dabujām. Tas ir milzīgs skorpions, draugi. Ak, mans dievs. Labi, es tam nepieskaršos. Paskaties, cik liels viņam ir dzelons. Ak, tas ir biedējoši. Labi, es viņu uzmanīgi izkartīšu ārā. Ej, labi, tagad. Līdz šim mēs esam dabūjuši tik daudz traku kukaiņu noslēpumu kastē, bet tagad mums ir palicis tikai viens. Un tas bija pats biedējošākais. Izskatās, ka mums ir vēl viens citplanētietis, puiši, man nav ne jausmas, kas tas ir. Ak, mans dievs, kas pie velna. Es nolēmu šo paskatīties internetā, pirms to paņēmu rokās, un labi, ka tā izdarīju, jo uzzināju, ka tas ir vangarūns. Un tie ir pazīstami ar to, ka spēj izsmidzināt skābi no sava ķermeņa. Atvainojiet, bet šo es neturēšu rokās, tāpēc vienkārši ielikšu viņa terārijā. Lūk, draudziņi. Ak, tas ir pretīgi. Nu, ar Insect Mystery Boxā esam tikuši galā. Bet tā kā tas bija tik biedējoši, mainīsim nedaudz un nopirksim dzīvnieku, kuru es patiešām vēlos. Es runāju par indīgajām šautriņu vardēm. Kopš bērnības man ir fascinējušas šīs vardas un viņu ļoti spilgtās krāsas, bet, lai gan tās ir skaistas, tās ir ārkārtīgi bīstamas un ir visindīgākais dzīvnieks uz planētas. Bet tās joprojām ir ļoti foršas, tāpēc es tās nopirkšu. Es atradu šo mājaslapu, kur tās pārdot par $125, bet es negribu tikai vienu, tāpēc es paņemšu 4. Tomēr nav norādīts, kādā krāsā tās būs, tā kā laikam tas būs pārsteigums. Es esmu ļoti satraukts par šo. Nu, draugi, pasūtīsim. Un laikam tiksimies, ka tās būs atnākušas. Ak, mans dievs, draugi, es šobrīd esmu tik satraukts. Es burtiski visu savu dzīvi esmu gaidījis šo brīdi, tāpēc ejam to atvērt. Jā, ak, mans dievs, paskatieties, mēs tās tiešām dabujām, draugi. 4 indīgās šautriņu vardas. Viņas ir tik krāsainas, tas ir neticami. Es nekad iepriekš neesmu redzējis tādu rakstu. Tas ir tik forši. Viņas ir kā dzeltenas, zaļas, oranžas, sarkanas, viss vienlaicīgi. Bet kā jau nosaukums liecina, tās ir indīgas, tāpēc mēs nedrīkstam tās aiztikt ar plikām rokām. Citādi mans sirds varētu apstāties. Tāpēc es vienkārši nolikšu trauku viņu voljerā un ļaušu viņām pašām izlēkt ārā, bet tas ir tik forši. Es uzbūvēju šo voljeru, lai simulētu lietus mežu. No kurien šie puiši nāk, tāpēc viņi šeit būs patiešām laimīgi. Tās ir 4 indīgās šautriņu vārdas, draugi. Šis iespējams ir mans mīļākais dzīvnieks, ko esam ieguvuši šajā video. Tomēr mums vēl ir ko darīt, tāpēc paskatīsimies, kas būs nākamais. Es atradu mājaslapu, kas pārdod mata bruņurupuci par $800.
Šie bruņurupuči iespējams ir trakāk izskatošie bruņurupuči pasaulē. Viņi burtiski izskatās pēc dinozauriem. Un man ir ideāli sagatavots akvārijas vienam tādam. Tāpēc es iešu nopirkšu vienu un cerēšu, ka tā nav krāpšana, jo tie ir $800, tā ir liela nauda. Pēc pāris nedēļām bez jebkādām bruņurupuču pazīmēm es sāku zaudēt cerību, bet pēc ilgas gaidīšanas tas beidzot atnāca. Es šo gaidīju ļoti ilgi. Jūs paskatieties, jā, paskatieties. Viņš ir tikai mazs mazulis. Es nekad neesmu redzējis tik mazu. Viņš ir ļoti mīlīgs. Vai viņš ir dzīvs? Viņš nekustās? Es domāju, vienīgais veids, kā mēs varēsim saprast, vai viņš ir dzīvs, ir ielikt viņu akvārijā un paskatīties, vai viņš kustās. Es tiešām ceru, ka viņš ir dzīvs. Kad es viņu ieliku akvārijā, viņš nogrima līdz apakšai, un es domāju, ka viņš ir miris. Bet tad pēkšņi viņš sāka kustēties. Es biju tiešām satraucies, es būtu zvērējis, ka viņš ir miris, bet par laimi tā nebija. Draugi, mums tagad ir mazs mata bruņurupucis, un tas ir lieliski. Līdz šim mēs esam atraduši tik daudz rētu un nāvējošu dzīvnieku tumšajā tīmeklī. Tomēr mums joprojām ir vairākas telpas, kuras jāpiepilda ar visnāvējošākajiem dzīvniekiem, ko varu atrast. Un nu nākamajās 3 paciņās ir daži no visbīstamākajiem okeāna dzīvniekiem. Sāksim ar mazāko kasti, un tajā ir dzīvnieks, kuru es vienmēr esmu vēlējies. Ak, man šķiet, ka es to redzu. Šobrīd ir grūti pateikt, bet šajā burkā ir 8-kājs. Taču šeit viņi ir diezgan grūti saskatīt. Tāpēc ieliksim viņu šajā traukā, mēģināsim viņu paņemt. Ak, mans Dievs, paskatieties, kā viņš maina krāsas. Oho, tur viņš iet. Ak, viņš tikko izlaida tinti. Vai jūs to redzējāt? Viņš tiešām tikko izlaida tinti. Es nekad iepriekš to nebiju redzējis. Viss kārtībā, draudziņ, piedod, es zinu, ka tu esi nobijies, draugi. Es domāju, ka hameleoni maina krāsu ātri, bet viņš tikko pārgāja no pilnīgi sarkana uz baltu vienā sekundē. Tas tiešām ir traki. Tas ir visforšākais, ko es jebkad esmu redzējis. Es viņu uzmanīgi pacēlu, lai ieliktu viņu akvārijā. Un skatīties, kā viņš rāpo pa manu roku, bija vienkārši tik forši. Tagad tā kā šie puiši ir tik gudri, viņi var izbēgt gandrīz no jebkura akvārija. Viņi ir tik labi spēja mainīt ķermeņa formu, ka, ja caurumā ietilps tikai viņu knābis, tad visa viņu ķermenis arī tur ietilps. Es esmu tik sajūsmināts, ka man būs 8-kājs kā mājdzīvnieks. Tādā veidā mēs varam vērot, kā viņš miedarbojās ar savu vidi. Bet, lai arī tas ir forši, mūsu nākamie dzīvnieki ir vēl trakāki. Tieši tāpat kā akmeņu zivs. Mūsu nākamais dzīvnieks ir ārkārtīgi indīgs, un ja tas tevi sadzeļ, tu patiesi vari nomirt. Ak, mans Dievs, es to jau redzu. Vai tā ir taisnība? Ir skorpionu zivs līdzīgi akmeņu zivī, tām ir visi šie dzamoņi, kas satur indi, un šie puiši ir maskēšanās meistari, kas izskatās gluži kā koraļi. Es gan negaidīju, ka viņš būs tik liels, tāpēc tas ir mazliet biedējoši. Iesim un ievietosim viņu viņa jaunajās mājās. Labi, draudziņ, laipni lūgts mājās. Ak, tur viņš iet. Tas ir tik forši, draugi. Kāda traka izskata zivs. Ak, mans Dievs, es to redzu. Paskatieties uz šo. Mums tagad ir haizivs par mājdzīvnieku. Visu savu dzīvi esmu vēlējies mājdzīvnieku haizivi. Un tiklīdz ieraudzīju, ka šī mājaslapa tādu pārdod, zināju, ka man tā jāiegādājās. Ak, un viņš ir daudz lielāks nekā es domāju, ka viņš būs. Šo sauc par ragu haizivi, un atšķirībā no lielākās daļas haizivi tās nav agresīvas un izaug tikai apmēram līdz 4 pēdām garas. Tomēr tās joprojām ir haizivs, un tām ir diezgan traki zobi, kā arī milzīgi dzeloņi uz spurām. Es negaidīju, ka viņš tik ātri būs tik liels. Mums būs jānodrošina viņam daudz lielāks aploks, bet pagaidām šī būs viņa mājvieta. Tagad mums oficiāli ir haizivs kā mājdzīvnieks, tomēr tas nav pats nāvējošākais dzīvnieks, kas dzīvo okeānā. Tāpēc es nolēmu savu garāžu pārvērst par milzīgu akvāriju telpu, lai redzētu, kādus trakus jūras radījumus mēs varam atrast. Un nu, mēs jau esam saņēmuši savu pirmo sūtījumu. Redziet, es šo kasti pasūtīju apmēram pirms nedēļas, un vienīgais, ko mājaslapa teica, bija tas, ka tas ir īsts ciplanētietis, bet nebija norādīts, kas tas ir. Tātad, laikam, vienīgais veids, kā uzzināt, ir to atvērt. Ah, es esmu tik nervos. O, es redzu maisiņu. Labi, mūs neapkrāpa. Kas pie velna ir šī lieta? Ak, mans Dievs, labi. Nu, viņi nemeloja, ka teica, ka tas ir ciplanētietis. Tas izskatās tik dīvaini, man tiešām nav ne jausmas, kas tas ir. Fui, tas ir tik slidens. Ak, mans Dievs. Tas ir kā liels pikucis. Kas pie velna tas ir? Jūs klausieties? Paga, te ir vēl viena soma. Neticami, paskatieties uz to. Te ir vēl viens, bet šis ir pilnīgi melns. Paga, kāpēc viņi man atsūtīja divus? Es pasūtīju tikai vienu. Nu, es nesūdzos. Šīs lietas ir tiešām foršas, pagaidi. Tam līdzi nāk zīmīte. Varbūt šī pastāstīs, kas pie velna tās lietas ir. Izbaudi savu jauno mājdzīvnieku. Citplanētieši. Tas arī viss, ko tur raksta. Nu, nezinot, kas tās ir, es nolēmu vienkārši ielikt tās akvārijā. Un, draugi, jūs mani nepārliecināsiet, ka tās nav citplanētieši. Es domāju, paskatieties tikai, kā viņi kustās.
Bet cik traka bija šī pirmā paka, mums būs jānopērk vēl daudz vairāk, ja gribam piepildīt visu šo istabu. Un tā kā mēs pērkam tās no tumšā tīmekļa, nav zināms, vai mūs neapprāps. Vai arī vai šie jūras radījumi vispār atnāks dzīvi. Labi, es tikko veicu vēl 2 pasūtījumus tumšajā tīmeklī. Viens ir paredzēts noslēpumainam zutim, kas var izaugt līdz 6 pēdām garš, bet otrs ir reta jūras radījuma noslēpumu kaste. Tagad es nezinu, cik reti būs šie jūras radījumi, bet ņemot vērā, ka kaste maksāja $1000, visticamāk tie būs kaut kas tāds, ko mēs nekad iepriekš neesam redzējuši. Un jau pēc dažām gaidīšanas dienām es saņēmu vienu no paciņām. Draugi, esmu gandrīz pārliecināts, ka šī ir tā noslēpumu kaste. Godīgi sakot, es nedomāju, ka tas vispār atnāks, bet tomēr atnāca. Un tas ir smags. Ak, mans Dievs! Es redzu veselu kaudzi ar zivīm, draugi. Wow, paskatieties uz šo, tam ir brīdinājuma uzlīme virsū. Tā ir traka izskata zivs. Es nekad neko tādu neesmu redzējis, bet acīm redzot, viņš ir bīstams, tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Tāpēc es ātri uzvilku cimdus, un man izdevās viņu izņemt no maisa. Un pēc rūpīgas apskates es sapratu, ka šī zivs ir indīga, un tai pa visu ķermeni ir ļoti asi dzeloņi. Labi, tas ir mazliet biedējoši. Cerams, ka pārējās zivs šeit nav bīstamas. Ak, paga, es domāju, ka zinu, kas tas ir. Nevar būt, paskatieties paši. Mums ir mazs pūšļs zivs. Es patiesībā domāju, ka šo sauc par ezīšu zivi, jeb porcupine puffer, un tās izaug pat tiešām milzīgas, bet šis puika ir tikai mazs mazulis. Pēc tam kastē bija palikusi tikai viena soma, un tajā iekšā bija līdz šim trakākās zivs, ko jebkad esmu redzējis. Ak, mans Dievs, jūs tikai paskatieties. Man šķiet, ka šai zivī ir kājas, es taču neesmu sajucis, vai ne? Šai radībai tiešām ir kājas. Izskatās, it kā krabis būtu radījis bērnu ar zivi. Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Es nolēmu mēģināt noskaidrot, kas tas ir, tāpēc sameklēju informāciju par zivīm ar kājām. Un, protams, es to atradu. To sauc par jūras gaili, un atšķirībā no citām zivīm ar kājām, kas tās izmanto, lai staigātu pa sauszemi, jūras gailis tās izmanto, lai staigātu pa okeāna dibenu. Tieši to viņš arī darīja, kad es viņu ieliku akvārijā. Tā noteikti ir visforšākā zivs, ko jebkad esmu redzējis, un tagad viņš ir mūsu mājdzīvnieks. Bet, ziniet, puiši, es tikko atcerējos, ka mums ceļā ir tā kaste ar noslēpumaino zuti, un tai vajadzētu būt klāt jebkurā brīdī. Pēc apmēram stundas es beidzot saņēmu paku, bet, kad to atvēru, sapratu, ka maize bija pārsprādzis. Tas nozīmē, ka jebkas, kas šeit ir iekšā, droši vien vairs nav daudz laika. Vai viņš vēl ir dzīvs? Neticami, puiši, viņš vēl kustās. Cik tas ir traki? Viņš pat nebija maisā, un viņam nebija ūdens, bet kaut kā viņš joprojām ir dzīvs. Labi, ātri ieliksim viņu akvārijā, pirms viņš nomirst. Lēnām, bet droši akvārija piepildās. Tomēr mums vēl daudz kas jādara. Tā es sāku pirkt arvien vairāk un vairāk sūtījumu no tumšā tīmekļa, ieskaitot noslēpumainu svežzemju zivju kasti, kas maksā $500, un nāvējošu vēžveidīgo kasti. Jā, es īsti nezinu, ko tas nozīmē, bet dzīvnieki, kas, kā viņi teica, varētu būt šeit, izskatās traki. Tāpēc man tas bija jāiegādājas. Labi, draugi, ir pagājis apmēram nedēļa, un esmu saņēmis abus sūtījumus. Visas jūras radības, kuras līdz šim esam iegādājušies, jūtas lieliski. Bet tagad ir pienācis laiks uzzināt, ko mēs pievienosim kolekcijai. Ak, neticām, es domāju, ka šī ir plekste. Draugi, tas radījums ir milzīgs. Tā noteikti ir ciplanētiešu zivs, bet es nedomāju, ka tā ir $500 vērta, tāpēc ceru, ka šajā kastē ir vēl kaut kas daudz trakāks. Labi, mums vismaz ir vēl viena zivs. Es domāju, ka tā ir zivs. Tā burtiski izskatās pēc kociņa, bet tā kustās. Ak, sajūta ir tik dīvaina. Kas pie velna ir šis radījums? Jā, tā ir vēl viena noslēpumaina zivs, ko nekad iepriekš neesmu redzējis. Ja tu zini, kas tā ir, ieraksti komentāros zemāk. Bet šajā kastē ir vēl 2 zivis, un tās izskatās vistrakākās no visām. Ak, cilvēki, šī soma ir smaga. Šī noteikti ir lielāka zivs. Paga, man šķiet, ka es zinu, kas tas ir, draugi. Šī te ir saukta par remoru, un šīm zivīm ir kaut kas ļoti īpašs. Sākumā tās šķiet diezgan parastas, bet patiesībā tās izmanto savu galvu tieši šeit, lai piesūktos pie haizivīm. Un tās vienkārši seko haizivīm apkārt. Kad haizivs kaut ko apēd, šīs zivis apēd visus pārpalikumus. Tās ir tik forši, es pat nezināju, ka šādas var turēt kā mājdzīvniekus. Mēs tūlīt liksim viņu akvārijā, bet vispirms ir kaut kas, ko es vienmēr esmu gribējis izmēģināt. Paskatīsimies, vai viņš piesūksies man pie rokas. Ak, Dievs, tas ir tik biedējoši! Hoho, neticami, paskaties uz to! Es nevaru noticēt, viņš tiešām turās pie manas rokas šobrīd. Ak, mans Dievs, sajūta ir tik dīvaina. Kad es izvilku pēdējo maisiņu, es pamanīju kaut ko iekšā, un lai kas tas arī būtu, tas nebija normāli. Oho, paskatieties uz šo, draugi! Vai tas vispār ir zivs? Es zinu, ka pasūtīju noslēpumaino svežzemju zivju kasti, bet negaidīju, ka saņemšu kaut ko tik traku. Draugi, kur viņi dabū šīs zivis? Es nekad neesmu redzējis neko tādu.
Šī ir līdz šim visforšākā zivs, ko esam saņēmuši, bet man ir sajūta, ka no šī brīža viss kļūst tikai trakāks. Man šķita pareizi pievienot šo puisi akvārijam kopā ar otru zivi, kurai ir kājas. Un pēc tam bija pienācis laiks atvērt nākamo kasti, bet mums vajadzēja būt uzmanīgiem. Ak, tur ir piezīme! Uzmanību! Lūdzu, vienmēr valkājiet cimdus! Dzīvnieki var kniept, dzelt vai sist. Fred, ak, labi, lieliski, jā, paldies par brīdinājumu, Fred. Viens pēc otras uzmanīgi atvēra katru maisiņu un godīgi sakot neko īpaši bīstamu neatradu. Jūs, draugi, tie ir vienkārši dažādi krabji. Kas gan tur var būt bīstams? Bet tad es ieraudzīju iemeslu, kāpēc bija tik daudz brīdinājumu. Ak, mans Dievs, vai tas ir dievlūdzēja garnelis? Jūs, draugi, es domāju, ka jūs nesaprotat, cik traki tas ir. Viņš varētu izskatīties kā parasts mazs garnelis, bet šie radījumi ir pazīstami ar to, ka tiem ir visspēcīgākais sitiens dzīvnieku valstībā. Tik spēcīgs, ka tie pat var saplēst stiklu jūsu akvārijā. Pagatē ir vēl viena piezīme, ko tā saka. Turiet dievlūdzē garneli plasmasas traukā visu laiku, citādi viņš saplēsīs jūsu akvāriju. Vai jūs man izjokojat? Jūs, tas ir traki. Labi, es viņu paņēmu uzmanīgi. Draudziņ, au, ak, mans Dievs, vai tu to redzēji? Viņš burtiski tikko iesita man pa pirkstu. Par laimi man izdevās viņu ielikt traukā, kur es ievietoju akvārijā, bet jums noteikti vajadzētu skatīties tālāk, jo drīz notiks kaut kas traks. Ak, kas mums te ir? Ak, pagaidi, es patiesībā domāju, ka zinu, kas tas ir. To sauc par liesmu ķemīšu gliemeni. Un kas ir patiešām forši pie šiem radījumiem, kad viņa mutes ir vaļā, tu patiesībā vari redzēt, kā elektrība iet cauri tai. Tas ir tik traki, ko daži no šiem jūras radījumiem spēj. Šķiet, ka katram no viņiem ir sava mazā superspēja. Neesmu pārliecināts, vai man vajadzētu turēt šo radījumu rokās, tāpēc labāk ieliksim viņu akvārijā. Un tagad mums kastē ir palikusi tikai viena soma, un es patiesībā domāju, ka tas ir vientuļnieka krabis, bet tam nav čaulas. Tas ir tik skumji. Es nekad iepriekš neesmu redzējis vientuļnieka krabi bez čaulas. Bet zini ko, man ir ideja. Ja mēs paņemsim šo čaulu un ieliksim to tajā pašā akvārijā, kur ir vientuļnieka krabis, pastāv iespēja, ka viņš tajā ielīdīs. Tā arī es izdarīju, un viņam nevajadzēja ilgu laiku, lai to atrastu un ielīst iekšā, padarot to par savām jaunajām mājām. Līdz šim mēs esam nopirkuši kaudzi ar nāvējošām jūras radībām no tumšā tīmekļa, bet man šķiet, ka mums kaut kas pietrūkst, un tā ir haizivs. Haizivs ir ārkārtīgi grūti iegūt. Bet par laimi nesen es uzgāju mājaslapu, kurā pārdeva vienu. Tāpēc, protams, es to nopirku. Un tagad ir pienācis laiks to atvērt, lai redzētu, vai mūs apkrāpa vai nē. Ak, mans Dievs, tie ir jaunie Base Fishing Productions merch! Jā, atvainojiet, pirms mēs paskatāmies, vai mums ir haizivs vai nē, man jums bija jāpasaka, ka mēs tikko laidām klajā jaunu merču. Mums ir jauni tēkrakli, jaunas cepures, jauni džemperi ar kapuci, un mūsu jaunākais dizains ir šīs Fish Shield logotips. Man tas ļoti patīk, un mēs arī tikko pievienojām bērnu izmērus visam. Tātad, ja vēlies apskatīt, dodies uz bassfishingproductions.shop vai vienkārši noskanē QR kodu uz ekrāna. Bet tagad, kad tas ir nokārtots, paskatīsimies, vai mums tiešām ir haizivs. Aiziet! Es esmu tik satraukts, ak, mans Dievs, man šķiet, ka mums ir viens. Puiši, tas ir mazulis. Paga, tas nekustās. Tieši šeit es pamanīju, ka mazais haizivs ir miris. Es tiešām izmēģināju visu iespējamo, lai to atdzīvinātu, bet bija jau par vēlu. Tāpēc es mēģināju sazināties ar pārdevēju un viņiem paziņot, bet neviens neatbildēja. Izskatās, ka šajā video pirmo reizi mūs apkrāpa, un kurš gan zina, cik reizes tas vēl notiks. Bet tas mani neatturēs no mēģinājuma nopirkt mājdzīvnieku haizivi. Vēlāk video es pasūtīšu vēl vienu, un tā būs daudz lielāka. Labi, nākamais sludinājums, ko atradu, ir nedaudz atšķirīgs. Šis cilvēks saka, ka viņš pārceļās un tagad pārdod visu savu zivju kolekciju. Viņš nesaka, kādas zivis tās ir, bet piemin, ka dažas ir ārkārtīgi retas un pat bīstamas. Kā jau varat nojaust, es riskēju nopirkt to, un tikai pēc dažām dienām šī paka atnāca. Šī ir līdz šim lielākā paka, ko esam saņēmuši, tāpēc cerams, ka arī zivis būs lielas. Es atvēru kasti un uzreiz ieraudzīju iekšā veselu kaudzi zivju, bet viena īpaši piesaistīja manu uzmanību. Ak, mans Dievs, paskatieties uz šīs zivs izmēri, jūs jokojat. Tā ir burtiski lielāka par manu roku, es tiešām biju šokā tieši šeit. Bet man vajadzēja steigties un ielikt viņu akvārijā, jo kastē vēl bija vesela kaudze zivju. Ak, Dievs, tagad tur ir sasodīta lauszivs. Šis noteikti ir tas, par ko viņi runāja, kad teica, ka viena no zivīm ir bīstama. Šīs zivis ir ārkārtīgi indīgas un šī ir tiešām liela. Mēģināšu ieliksim viņu akvārijā, pirms viņš mani sadzeļ, nepakam. Šeit vēl joprojām ir tik daudz zivju. Es burtiski vilku tās ārā no visām pusēm un atradu suņa sejas pūša zivi, lielu panteru gruperi un šo trako dīvaino noslēpumaino zivi. Un pēc tam, kad visas tās bija ievietotas savās jaunajās mājās, kastē bija palikusi tikai viena zivs. Ak, un šī noteikti ir vislielākā no visām.
Man šķiet, ka tā ir vēl viena zebras zutis, bet šī liek pirmajai zebras zuti izskatīties pēc maza bērna. Ak, mans Dievs, paskatieties uz viņa zobu izmēru. Lūdzu, nekož mani, nu jūs puiši. Es domāju, droši var teikt, ka šis akvārijas ir pabeigts, bet tagad viss kļūst daudz trakāks. Un tas ir tāpēc, ka es tikko saņēmu vēl 3 pakas. Katrā kastē ir viena nejauša radība no okeāna un ir vairāk nekā 200 000 dažādu sausūdens dzīvnieku sugu, tāpēc šeit burtiski var būt jebkas. Oho, kas tas vispār ir? Pagad, tas nav dzīvnieks? Tas izskatās pēc auga vai kaut kā tam līdzīga. Vai jūs mani izjokojat? Mani tikko apkrāpa, vai vismaz tā es domāju, redziet? Katram dzīvniekam līdzi nāk papīra lapiņa, uz kuras rakstīts, kas tas ir, un kad es to izlasīju, es neticēju savām acīm. Sauļojoša jūras zvaigzne. Paga, šī ir jūras zvaigzne. Nē, tā nav iespējams, ka viņi melo. Zini, ko es tev parādīšu, kā izskatās īsta jūras zvaigzne? Šī ir jūras zvaigzne, kas burtiski izskatās pēc auga. Pagaidi, tā kustās. Labi, iespējams, tā ir jūras zvaigzne. Cilvēki, tas ir traki, tāpēc man patīk šie video. Ir tik daudz dzīvnieku, par kuriem es pat nezināju, ka tie eksistē, un tagad tie ir mūsu mājdzīvnieki. Nu, laikam iešu sameklēt mājas šai radībai, un mēs atvērsim nākamo kasti. Es nezinu, kā tas varētu kļūt vēl trakāk. Ak, jā, tas tiešām kļuva trakāk. Šeit ir vēl viena jūras zvaigzne, draugi, bet šī ir milzīga. Ak, nē. Bet izskatās, ka viņam šeit trūks daļas kājas. Nezinu, kā tas notika, bet par laimi jūras zvaigznes ataugina savas kājas, tāpēc domāju, ka ar viņu viss būs kārtībā. Tā kā šis puisis ir tik liels, domāju, ka ir tikai viena vieta, kur mēs viņu varam ielikt, un tā ir lielā tvertne. Lūk, draugs, izbaudi savas jaunās mājas. 2 no 3 pakām jau izpakotas. Un mēs esam dabūjuši tikai jūras zvaigznes. Es biju gaidījis, ka 3. kastē būs vēl viena, bet tā vietā es neatradu neko. Šajā nav nekā. Kā tas ir iespējams, draugi? Tas nevar būt pareizi. Pagaidi. Kas rakstīts uz papīra? Neticami. Medūza. Ak, mans Dievs, es viņu tiešām redzu. Ja paskatās pavisam uzmanīgi, šeit ir vesela kaudze medūzu. Viņas ir gandrīz neredzamas. Draugi, man nav ne jausmas, kur es tās likšu. Tikai jokoju, es zinu tieši, kur tās likšu. Tieši tā, man ir medūza akvārijas, draugi. Es burtiski biju sagatavojies visiem jūras radību veidiem šim video. Un labi, ka tā izdarīju, jo medūzām patiesībā ir vajadzīgs ļoti specifisks akvārijas, lai tās izdzīvotu. Tā kā man šķiet ir palikusi tikai viena lieta, kas jādara. Jāieliek šie puiši viņu jaunajās mājās. Wow, tas ir tik forši, draugi. Mums burtiski tagad ir medūzas kā mājdzīvnieki. Tagad gan es brīnos, ko vēl mēs atradīsim tumšajā tīmeklī. Pēc tam es uzgāju vēl vienu sludinājumu tumšajā tīmeklī. Un tas bija līdz šim trakākais. Neticami. Jūras velnu pārsteiguma kaste. Draugi, man ļoti patīk jūras velni. Tie ir viena no maniem mīļākajiem zivīm. Tie ir slepnplēsēji, kas ir maskēšanās meistari. Un viņi burtiski izskatās tā, kā būtu atnākuši no kosmosa. Bet šī mājaslapa izskatās tik aizdomīgi. Ziniet ko, draugi? Es vienkārši to izdarīšu. Es tūlīt to nopirkšu, pat ja mājaslapa bija ārkārtīgi aizdomīga. Tikai 2 dienas pēc pasūtījuma veikšanas es saņēmu paku. Mājaslapā bija rakstīts, ka šeit varētu būt reti jūras velni. Tāpēc es tikai ceru, ka mani neapkrāpa. Ak, mans Dievs, jā, draugi. Es domāju, ka mums ir paveicies. Kaste bija pilna ar maisiņiem, kas nozīmē, ka mums ir daudz jūras velnu. Un es pat redzēju dažus no retākajiem pasaulē. Bet bija viena problēma. Viņi ir miruši, draugi. Visi jūras velni ir miruši, viņi nekustās. Nē, kāpēc tas notiek? Es biju pilnīgi satriekts tieši šeit. Es domāju, neviens jūras velns kastē nekustējās, bet tā tas notika. Pagaidi mirkli. Vai tu redzēji to? Man šķiet, šis tikko pakustējās. Lūdzu, pasaki man, viņš vēl ir dzīvs? Jā, ak, mans Dievs, viņš kustās, draugi. Es neticu tam. Labi, mums viņš ātri jāizņem no šīs maisiņa, viņam nav daudz laika palicis. Es ātri ieliku viņu traukā un vēlreiz pārbaudīju visas maisiņas. Un brīnumainā kārtā man izdevās atrast vēl 3, kas vēl bija dzīvi. Izskatās, ka mums kopā ir 4. 2 zaļi un 2 sarkani. Bet, diemžēl, 2 no pārējām makšķeru zivīm neizdzīvoja. Bet, laikam, tas ir risks, ko uzņemies pasūtot kaut ko no tumšā tīmekļa. Tagad bija palicis tikai viens darāmais – ielikt viņus jaunajās mājās un pabarot. Vērot, kā šie puiši ēd, ir ļoti aizraujoši. Viņi patiešām izmanto šo mazo lietu uz galvas, lai pievilinātu zivis. Un tā kā viņi tik labi saplūst ar akmeņiem, zivis viņus nepamana. Un tiklīdz zivs pietuvojas pietiekami tuvu, bums, jūras velns uzbrūk un apēd visu zivi. Es varētu skatīties, kā šie puiši ēd visu dienu, bet mums vēl ir tik daudz citu akvāriju, kas jāpiepilda. Un nu, es tikko saņēmu vēl vienu paku, un tajā ir līdz šim nāvējošākā zivs. Tieši tā. Šeit ir akmeņu zivs, kas pazīstama arī kā visindīgākā zivs pasaulē, un šī ir līdz šim lielākā, ko jebkad esmu redzējis.
Viens dūries no šī puiša būtu nāvējošs, un es to šobrīd turu rokās. Labi, man droši vien nevajadzētu to darīt. Ļaujiet man viņu ielikt akvārijā, pirms tas beidzās slikti. Šie puiši ir ne tikai ārkārtīgi bīstami, bet arī maskēšanās meistari, un tieši tāpēc simtiem cilvēku katru gadu nejauši uzkāpj uz tiem. Es domāju, paskatieties uz to, tas burtiski izskatās tieši kā akmens, vai ne? Ir pagājuši dažas dienas, un es tikko saņēmu vēl 2 pakaļ. Viena ir jūras ezīšu pārsteiguma kaste, bet otra biedējoša jūras kailgliemežu pārsteiguma kaste. Atvērsim to un paskatīsimies, kas mums ir. Oho, tas ir daudz maisiņu, un visi ir ar jūras ezīšiem. Izskatās, ka mums ir arī dažādas sugas. Te ir violets, oranžs un balts. Tas ir traki. Pēc tam, kad izskatījām visu kasti, mēs atradām 6 jūras ezīšus, ieskaitot dažus patiešām lielus, un šos, kas izskatījās ļoti dīvaini. Pagaidi mirkli. Es tikko atcerējos, ka šie ir ļoti indīgi, un es šobrīd turu kādus 10 no tiem. Tas nav labi. Man izdevās tos droši ievietot viņa jaunajās mājās, un es atvēru nākamo kasti, kas bija pilna ar īstiem citplanētiešiem. Oho, kas tas vispār ir, puiši? Es domāju, ka tas ir jūras gurķis, bet tagad tas ir rozā. Mēs jau iepriekš esam pirkuši jūras gurķus no tumšā tīmekļa, bet tie bija parastā krāsā, tāpēc šim noteikti jābūt ļoti retam. Nākamajā maisiņā es atradu vēl vienu rozā jūras gurki, un tas bija daudz lielāks. Bet tad kastē bija palicis tikai viens maisiņš, un tajā iekšā bija kaut kas pavisam neparasts. Vai tas vispār ir dzīvnieks? Ak, mans dievs, uz ko es skatos? Tas ir ļoti dīvaini, draugi. Mums ir kaut kāds varavīksnis, pikucis vai kas tam līdzīgs. Es nekad neko tādu neesmu redzējis. Godīgi sakot, es pat nezinu, ko ar to iesākt. Es nolēmu ielikt tos ūdenī, lai redzētu, kas notiks. Un pēc dažām minūtēm no tā ķermeņa iznāca tāda kā citplanētieša galva, un tas sāk kustēties apkārt. Wow, draugi, tas ir tik biedējoši. Ja jūs zinat, kas tas ir, ierakstiet komentāros zemāk. Bet ar to šai kastītei viss. Un tagad, es domāju, pienācis laiks pasūtīt dažus dzīvniekus. Nesen atradu šo mājaslapu, kas pārdeva milzu zivi no okeāna par $1000. Tāpēc es nolēmu riskēt un nopirku 2 no tām, un paskatieties, kas tikko atnāca. Es esmu tik nervos, es tiešām ceru, ka šeit būs kādas haizivis. Es lēnām atvēru kasti un, diemžēl, neredzēju nevienu haizivi. Tomēr es pamanīju kaut ko vēl trakāku. Pagaidi, vai tās ir pūķu zuši? Ak, mans dievs, viņi ir milzīgi, draugi! Pūķu zuši ir burtiski retākie un dārgākie zuši pasaulē. Viņi savu vārdu ieguvuši, jo izskatās tieši kā puķi, un šie ir līdz šim lielākie, ko jebkad esmu redzējis. Parasti man nav bail turēt jebko, bet šie puiši mani satrauc. Viņiem ir ļoti asi zobi, un viņi ir pazīstami kā ļoti agresīvi, tāpēc mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, liekot viņus akvārijā. Ak, re, aiziet! Labi, mums ir mazākais, draugi, un paskatieties uz tiem zobiem. Tas ir tik biedējoši. Ak, mans dievs, viņš mēģina mani kost, re, kā viņš aiziet. Paskatieties, viņš uzreiz ielīd akmeņos, draugi. Šis akvārijs viņam ir ideāli piemērots, tajā ir daudz alu un cauruļu, kur viņiem paslēpties. Labi, ejam pēc lielākā. Re, kā ir. Ak, mans dievs, paskatieties, viņš man salauzīs kaklu, viņš tagad ir tik liels. Lai arī viņi ir biedējoši, viņi noteikti ir skaisti. Bet tas joprojām nav haizivs, tāpēc es domāju, ka mēs mēģināsim vēlreiz pavisam ātri, pirms mēģinām nopirkt to haizivi. Es tikko atnācu šurp, lai pārbaudītu dievlūdzēju garneli, un tā ir pazudusi. Tā nav traukā. Ak, mans dievs, es domāju, ka tā izsita caurumu tajā. Labi, izskatās, ka man jāiet nopirkt vēl viens trauks, bet vispirms mēģināsim nopirkt to haizivi tagad. Meklējot tumšajā tīmeklī visu šo video laikā, es nepārtraukti redzēju šo vietni, kas apgalvoja, ka pārdod haizivi, bet šī vietne bija ārkārtīgi aizdomīga. Tur nebija ne attēla, ne informācijas, bet, draugi, es domāju, ka mums tas ir jādara, mums nav citas izvēles. Pēc pirkuma es gaidīju vairāk nekā nedēļu, bet nebija nekāda pazīmi par haizivi, un godīgi sakot, es sāku zaudēt cerību, bet tad notika kas šāds. Es tikko saņēmu paku, un man šķiet, ka tā ir haizivs. Lūdzu, kaut būt iekšā, mums vajag haizivi. Ak, mans dievs, man šķiet, ka mums ir viena. Paskatieties uz šo jūs. Neticami, mums tiešām ir haizivs par mājdzīvnieku. Es nespēju noticēt, draugi, un šī ir diezgan liela. Man nav ne jausmas, kāda veida haizivi šī ir. Ja tu zini, ieraksti komentāros zemāk, bet man šķiet, ka man ir ideāla vieta šim puisim. Redziet, kad es plānoju šo video, es iegādājos šo akvāriju tieši haizivī, tāpēc bez liekas kavēšanās ieliksim viņu viņa jaunajās mājās. Tur viņš iet, ak, mans dievs, viņš tur izskatās tik labi. Nu, droši var teikt, ka mana garāža tagad ir pilna ar nāvējošiem jūras radījumiem, bet tagad es darīšu kaut ko vēl trakāku. Es piepildīšu savu guļamistabu ar nāvējošākajiem kukaiņiem, ko šodien var atrast. Es pirkšu pasaulē nāvējošākos kukaiņus, lai mēģinātu tos turēt kā mājdzīvniekus. Mani jaunie mājdzīvnieki, ieskaitot zirnekļus, ir tik indīgi, ka tie var nogalināt tevi dažu minūšu laikā.
Milzu krabji, par kuriem zināms, ka tie ēd cilvēkus. Tumsā spīdoši kukaiņi, kas izskatās kā no šausmu filmas. Un vēl tik daudz citu traku kukaiņu, kas tevi pārsteigs. Jā, es domāju, ka droši var teikt, šis ir muļķīgākais, ko jebkad esmu darījis. Tagad tu droši vien brīnies, kāpēc es vispār to daru, un, atbilde patiesībā ir diezgan vienkārša. Redzi, visu savu dzīvi man ir fascinējuši dzīvnieki. Izņemot kukaiņus, jā, patiesībā es no tiem tiešām ļoti baidos. Tāpēc es nodomāju, kāds gan varētu būt labāks veids, kā pārvarēt savas bailes, nekā piepildīt savu istabu ar trakākajiem, retākajiem un nāvējošākajiem kukaiņiem pasaulē. Un mēs jau esam saņēmuši pirmo. Es šo paku pasūtīju pirms dažām dienām, un kukainis, kuram vajadzētu būt šeit iekšā, ir ārkārtīgi bīstams. Tāpēc man būs jābūt ļoti uzmanīgam to atverot. Aiziet, draugi, es šobrīd esmu ļoti satraukts. Ak, man šķiet, ka es to redzu. Tas ir traukā. Ak, mans Dievs, tas kustās. Draugi, es neticu savām acīm. Mums tiešām ir viens. Traukā bija melnā atraitne, kas ir pazīstama arī kā 6. indīgākais zirneklis pasaulē. Viens kodums no šī radījuma noteikti aizvedīs tevi uz slimnīcu, un dažos gadījumos tas var atstāt tevi paralizētu vai pat nogalināt. Un tagad mums tāds ir kā mājdzīvnieks. Lieliski. Tas tiešām ir forši. Ak, Dievs, nē, viņš tagad mēģina izbēgt. Lai cik biedējoši būtu viena melnā atraitne, kad paskatījos tuvāk, es atklāju ko šausminošu. Jūs esmu diezgan pārliecināts, ka šī melnā atraitne ir stāvoklī. Paskatieties, cik viņa ir resna, tur noteikti ir kādi 100 mazuļi. Pagaidi mietu. Hei, Siri, cik daudz mazuļu var būt melnajai atraitnei? Melnajām atraitnēm var būt līdz pat 900 mazuļu. Ak, mans Dievs, jā, kā jūs varējāt noprast, es biju mazliet nobijies, kad to dzirdēju. Bet par laimi paies kāds laiciņš, līdz šie melnās atraitnes mazuļi patiešām izšķilsies. Tāpēc pagaidām mēs viņu ievietosim jaunajās mājās un pieskatīsim viņu. Un cerams, ka līdz video beigām mums būs pašiem sava melno atraitņu armija. Tad es atradu mājaslapu, kas apgalvoja, ka pārdod tarantulu pārsteiguma kasti. Tagad ir daudz tarantulu sugu, tostarp tādas, kas izaug tik lielas, ka var apēst putnus, un dažas ir tik retas, ka maksā vairāk nekā 10 000. Tāpēc es to nopirku, un apmēram pēc nedēļas pie manām durvīm parādījās kaste. Varbūt es tagad kļūstu traks, bet esmu gandrīz pārliecināts, ka dzirdu, kā viņi šeit rāpo. Ak, mans Dievs, tas ir tik biedējoši. Es uzmanīgi atvēru kasti un ieraudzīju 5 konteinerus. Katrā no tiem bija nejauša tarantula. Bet bija viena problēma. Es pat nevaru redzēt, kas ir dažos no šiem konteineriem. Tīkli ir tik biezi, kas nozīmē, ka ja mēs gribam atrast šīs tarantulas, mums tie jāatver. Ņemot vērā, ka katra tarantulas suga ir indīga, es nolēmu uzvilkt cimdus, lai mani nekostu. Un pēc tam, kad mazliet pārmeklēju pirmo konteineru, notika šis. Ak, paga, tur viņš ir, draugi, es viņu redzu, viņš patiesībā ir diezgan liels. Man nav nejausmas, kāda tieši tarantula šī ir, bet viņš izskatās biedējoši. Tā kā šajā video es cenšos pārvarēt bailes no kukaiņiem, es patiešām mēģināšu turēt lielāko daļu no tiem, tāpēc ceru, ka mani nekodīs. Tad es saņēmos un paņēmu tarantulu rokās, un lai gan viņš mani nekoda, es noteikti joprojām biju nobijies. Tātad mums vēl ir tāls ceļš ejams, ja es gribu pārvarēt savas bailes no kukaiņiem. Pēc tam, kad viņi ievieto jaunajās mājās, es devos atvērt citu trauku, kad pēkšņi notika šis. Ak, mans Dievs. Nē, viņš bēg. Nē, viņš skrien prom. Ak, mans Dievs tagad. Par laimi man izdevās viņu atrast, es viņus atvēru un varēju ievietot viņu būrī, man neiekožot. Draugi, mēs esam tikai pie 3. kukaiņa, un es jau sāku nožēlot šo video, un tas burtiski nav nekas salīdzinājumā ar tiem kukaiņiem, kurus mēs iegūsim vēlāk. Bet pagaidām mums kastē vēl bija 3 trauki. Es tos atvēru un atradu vēl 3 tarantulu sugas, kuras nekad iepriekš nebija redzējis. Un tās patiesībā izskatījās ļoti forši. Es pat varēju turēt visas 3 vienlaicīgi, un tās mani nekož, un patiesībā bija diezgan draudzīgas. Neticam, ka to saku, bet nākamo pāris dienu laikā man patiešām ļoti patika turēt šos radījumus kā mājdzīvnieks. Redzēt, kā viņi būvē savus tīklus, bija vienkārši aizraujoši, un lai arī skatīties, kā viņi ēd, bija pilnīgi biedējoši, tas tomēr bija arī diezgan forši. Izskatās, ka es iespējams esmu pārvarējis savu bailes no tarantuliem, tomēr vēlāk šajā video. Es gatavojos nopirkt pašu lielāko pasaulē, tāpēc kurš zina, vai tā būs tikpat draudzīga kā šie? Bet pagaidām mums bija jākoncentrējās uz to, lai piepildītu atlikušo istabas daļu ar nāvējošākajiem kukaiņiem, ko varam atrast. Tāpēc es devos uz savu vietējo zooveikalu, lai paskatītos, kas viņiem tur ir. Pārlūkojot visdažādākos kukaiņus, es izvēlējos 3 trakākos, ko varēju atrast un nopirku tos. Un tagad bija laiks doties mājās, lai parādītu jums, ko esmu ieguvis. Kad bija zooveikalā, pirmā kastīte, ko paņēmu, bija šī, un sākumā es neko neredzēju.
Bet, kad ieskatījos tuvāk, pamanīju šo puisi, kas ir Solomonu savu 100-kāju mazulis. Un tie ir ārkārtīgi indīgi. Tik indīgi, kad ir zināmi gadījumi, ka tie nogalinājuši cilvēkus. Tā kā jā, es zinu, ka teicu, ka šodien turēšu dažus kukaiņus, bet noteikti ne šo puisi, jo es šodien nevēlos nomirt. Tāpēc es uzmanīgi ievietoju viņu viņa jaunajās mājās, un uzreiz viņš ierakās zemē un pazuda. Tā kā jā, es neesmu pārliecināts, vai mēs viņu jebkad vēl redzēsim. Bet tagad bija pienācis laiks pāriet pie nākamā trauka, kurā bija kaut kas traks. Šis ir dievlūdzējs, un lai gan tas nav nāvējošs cilvēkiem, tas noteikti ir nāvējošs citiem kukaiņiem. Dievlūdzēji pazīstam ar savu ārkārtējo agresivitāti un ir izcili mednieki. Aprīkot ar 2 asiem šķēpiem un galvu, kas var pagriezties par 180 grādiem, šie kukaiņi var nogāzt gandrīz jebko. Lai arī šie radījumi ir biedējoši, es pat nebaidos no tiem. Man patiesībā vienmēr ir gribējies mājdzīvnieku dievlūdzēju, tāpēc tas ir tiešām forši. Es uzreiz ievietoju viņu viņa jaunajās mājās. Un mēs pārgājām pie pēdējā trauka maisā, kurā bija līdz šim visbaisākais kukainis. Tas ir skorpions, bet ne jau parasts skorpions. Šī patiesībā ir stāvoklī ar apmēram 100 mazuļiem sevī, un ja paskatās ļoti uzmanīgi, var pat ieraudzīt olas viņas vēderā, kas ir vienkārši traki. Tātad tagad mums ir ne tikai grūsta melna atraita, bet arī grūsns skorpions. Ko tu darīsi ar visiem tiem mazuļiem? Tagad man nav ne jausmas. Tas droši vien ir kaut kas, ko man vajadzētu izdomāt. Bet par to tagad neuztrauksimies, jo mums vēl ir daudz tukšu būru un daudz kukaiņu, kurus mums vajag nopirkt. Un es atradu mājaslapu, kas pārdod līdz šim trakākos. Tos sauc par samta tārpiem. Un tie ir ārkārtīgi reti un ļoti grūti atrodami. Tie ir tik reti, kad internetā par tiem ir ļoti maz informācijas un gandrīz nevienam nav tāds kā mājdzīvnieks. Tāpēc tiklīdz ieraudzīju, ka šī mājaslapa tos pārdod, zināju, ka man tas ir jāiegādājās. Bet šiem radījumiem ir kaut kas ļoti īpašs. Viņi nav vienkārši parasti tārpi. Viņiem patiesībā ir superspējas, redziet? Samta tārps ir pazīstams ar to, ka spēj izšaut bļotas no savas galvas, kas pielīp pie upura un to imobilizē, ļaujot samta tārpam to panākt, jo viņi ir tik lēni. Tāpēc es veicu pasūtījumu, un pēc dažām dienām tas tika piegādāts. Es uzmanīgi atvēru kasti un uzreiz pamanīju trauku, un, protams, tur bija samta tārps, un tas bija dzīvs. Ak, mans Dievs, draugi, tas ir tik forši! Šī ravība izskatās tieši kā mazs ciplanētietis, un esmu diezgan pārliecināts, ka mēs esam vieni no ļoti nedaudzajiem cilvēkiem pasaulē, kuriem šāds dzīvnieks ir kā mājdzīvnieks. Bet, kā jau teicu, tie ir ļoti trausli, tāpēc es nevēlos tos pārāk daudz aiztikt, tāpēc darīsim tā, pārliksim viņu uzreiz viņa jaunajās mājās. Šis bija viens no iespaidīgākajiem, ko jebkad esmu redzējis. Bet mums vajadzēja doties tālāk, jo mums vēl ir daudz terāriju, kas jāpiepilda. Tāpēc es atkal devos internetā, un nākamais dzīvnieks, ko atradu, tehniski vēl nebija kukainis, vismaz pagaidām ne. Redziet, to sauc par trīsuļodu kāpuriem, un tie droši vien ir visšausminošākās un pretīgākās radības, ko jebkad esmu redzējis. Bet gal galā šie radījumi pārvērtīsies par kaut ko, ko sauc par trīsuļodu, kas jau ir kukainis. Tāpēc es nolēmu un nopirku ne vienu, ne divus, bet veselu 12 no tiem. Jā, es īsti nezinu, kāpēc tā droši vien ir slikta ideja, bet tagad jau bija pa vēlu, tāpēc es pagaidīju pāris dienas un gal galā viņi parādījās pie manām durvīm. Labi, draugi, man te ir asinsstārpi. Es esmu ārkārtīgi nervos. Man tiešām nav ne jausmas, ko gaidīt. Es nekad iepriekš neesmu redzējis asinsstārpu. Darīsim to te. Sākam. 3, 2, 1. Ak, labi, te ir kaudze jūras sāļu. Varbūt viņi ir zem jūras sālēm. Ak, pagaidi, jā, tur viņi ir. Ak, mans Dievs, tās lietas ir nenormāli lielas, draugi. Fui, wow, kas tas bija? Vai tu to redzēji? Ko tas tikko izdarīja? Tas vienkārši izstiepa savu muti. Ak, tas izskatās tik dīvaini, tagad es nezinu, vai jūs to redzējāt, bet, ja paskatās pavisam cieši, to tiešām var redzēt. Asinsstārpam ir šausmīgi izskatoša mute, kas izstiepjās no tā ķermeņa, un tajā ir 4 ļoti asi iltņi, kas ir pilni ar indi, un tieši ar tiem tas pieķerās savai laupījumam. Jā, tāpēc nedomāju, ka turēšu šos radījumus rokās, tā vietā es izmantoju šīs pincetes, lai tos paceltu, tā mēs varam tos labāk apskatīt. Redzīt, šīs lietas ir tik pretīgas, nopietnas, ko es vispār skatos. Tas ir vienkārši traki, kā viņi var atkal un atkal izstiept savus mutes. Pasties, cik gara šī tagad ir. Es ieliku viņu šajā mazajā trauciņā un bija tik dīvaini vērot, kā viņi kustās apkārt. Bet, protams, šis trauciņš ir daudz par mazu visām šīm asinsstārpām, un ja jūs nezinājāt, viņi patiesībā dzīvo sāls ūdenī. Tāpēc es paņēmu lielāku akvāriju, piepildīju to ar ūdeni tieši no okeāna un ieliku tajā visas 12 asinsstārpas.
Un jā, es domāju, ka droši var teikt, ka šie bija dīvainākie radījumi, ko līdz šim esam iegādājušies. Bet tas kļūst tikai trakāk. Bet pirms mēs dodamies tālāk, nopērciet vēl kukaiņus. Es nolēmu pārbaudīt grūsno melno atraitni un, es atradu šo, ak, Dievs, draudu, vai tas ir tas, ko es domāju? Esmu gandrīz pārliecināts, ka viņa tikko izdēja olu. Terārija apakšā ir mazs balts bumbiņš, un tas tur iepriekš nebija. Tāpēc es to uzmanīgi pacēlu. Un, protams, tas bija olu maiss, kurā varētu būt līdz pat 900 melnās atraitnes mazuļu. Bet, ja mēs vēlamies, lai tie izšķiltos, man tie jāieliek atsevišķā traukā. Citādi māte varētu tos apēst. Laikam viss, ko tagad varam darīt, ir gaidīt, un cerams, ka drīz mums būs vesels bars mazo zirnekļu. Es patiesībā esmu diezgan satraucs, lai redzētu, cik daudz viņu tur ir, tāpēc es devos uz citu zooveikalu. Un šajā veikalā bija daudz vairāk kukaiņu nekā pirmajā. Viņiem tiešām bija tik daudz, ka viņi veselu istabu bija atvēlējuši tikai kukaiņiem. Tomēr 2 kukaiņi īpaši piesaistīja manu uzmanību, tāpēc es tos nopirku un devos mājās. Tagad. Viens no šiem kukaiņiem noteikti ir retākais, ko esam iegādājušies līdz šim. Patiesībā es vienmēr esmu vēlējies tādu, lai gan man nepatīk kukaiņi. Bet pirms mēs jums parādīsim to, mēs ieguvām vēl kaut ko, un tas ir daudz biedējošāks. Un tas ir simtkājs, taču tas nav parasts simtkājs. Šīs patiesībā tagad ir zils. Es nekad iepriekš neesmu redzējis zilu simtkāju. Tāpēc es pajautāju vienam no darbiniekiem, vai tas ir bīstams, un viņi teica, jā, ļoti bīstams. Un viņi man teica to neturēt, tāpēc es to tūlīt paņemšu rokās. Jā, es nemaloju, kad iepriekš jums teicu, es mēģināšu šajā video turēt pēc iespējas vairāk kukaiņu. Tādā veidā es cerams varēšu pārvarēt savu bailes no kukaiņiem. Un šis nav izņēmums. Viss, kas man jādara, ir jāsatver viņu aiz galvas. Lūk, mēs sākam. Ak, mans Dievs, es viņu satvēru. Tas ir biedējoši. Ak, mans Dievs. Viņas pīles tagad ir tik asas, kā redzat, es viņu turu tieši aiz galvas. Tādā veidā viņš mani nevar iekost, jo tieši tā viņš man varētu ievadīt indi, un tas nebūtu labi. Labi. Lai gan viņš mani nevar iekost, viņas pīles ir tiešām asas. Ak, mans Dievs. Labi, vienkārši ieliksim viņu viņa būrī. Par laimi man izdevās viņu ielikt tvertnē tā, lai man neiekostu, un varu teikt, ka viņš nebija priecīgs. Kad viens kukainis bija jau prom, tas nozīmē, ka maisā vēl bija viens. Un kā jau iepriekš teicu, tas bija kaut kas pilnīgi traks. To sauc par zirnekli ar lūku. Un, esmu pārliecināts, ka var uzminēt, kāpēc viņš tā sauc. Būtībā viņi ir pazīstami ar to, ka spēj izveidot mazas bedrītes zemē ar slazda durvīm virspusē. Un, kad viņi sajūt nelielas vibrācijas no mazākiem kukaiņiem, kas staigā apkārt, viņi izlec no zemes un satver tos, padarot sevi par īstu slētņa mednieku meistaru. Es domāju, cik forši tas ir, vai ne, draugi? Ir vienkārši aizraujoši domāt, cik gudri ir šie kukaiņi, ka viņi vispār par to spēj iedomāties. Un vēl tas, ka viņai spēja izveidot šīs sarežģītās slazda durvis tikai ar savu tīklu palīdzību. Šīs radības patiešām ir unikāls, un es vienkārši neticu, ka mums patiešām ir viena kā mājdzīvnieks. Un tagad bija palicis tikai viens, kas jādara – ielaist viņu viņa jaunajās mājās. Tādā veidā viņš varēs sākt strādāt pie savām slazda durvīm nākamo pāris dienu laikā. Es pamanīju, ka viņš rok šīs bedrītes, un tieši tur viņš tagad slēpsies, lai uzbruktu savai laupījumam. Viņam vajadzēja pāris dienas, bet galu galā viss bija pabeigts un slazds bija gatavs. Tāpēc es nolēmu iemest dažus circeņus, lai redzētu, vai zirneklis tiešām izmantos slazda durvis. Un, laikam viņš nebija izsalts, jo es burtiski sēdēju šeit stundām ilgi un nekas nenotika. Tagad tā kā mums vēl ir tik daudz terārija, kas jāizpilda, mums vajadzēja daudz vairāk kukaiņu, tāpēc es atradu mājaslapu, kas pārdod retu kukaiņu pārsteigumu kasti. Un, kad tu pasūti vienu no šīm kastēm, acīm redzot, tu nezini, ko tu dabūsi, jo tā ir noslēpums. Ņemot vērā, ka ir vairāk nekā 5 miljoni kukaiņu sugu, es nolēmu nopirkt 5 šādas kastes, lai redzētu, ko es varu dabūt. Un, lai gan es neko neatklāšu priekšlaicīgi, teikšu tikai to, ka es noteikti beigās nožēlošu šo lēmumu. Pēc pāris dienām es saņēmu visas 5 pakas, tāpēc atvēru pirmo un atradu šo. Ak, nē. Ak, mans Dievs. Vai tie ir prusaki, draugi? Viņi man atsūtīja prusakus. Kāpēc viņi tā darīja? Es neieredzu prusakus. Tie ir burtiski mani visnepatīkamākie kukaiņi pasaulē. Ak, viņi ir tik pretīgi. Un tie nebija parasti prusaki, tie bija Madagaskaras šņācošie prusaki. Un tie ir viena no lielākajām prusaku sugām pasaulē. Tagad, tā kā man tik ļoti patīk prusaki, es nolēmu viņus ielikt šajā milzīgajā terārijā. Tā viņiem būs daudz vietas, kur skraidīt. Ak, nē, pagaidi! Ak, es aizmirsu, ka šeit bija bārdainās agāmas. Ak, un viņi apēd visus prusakus. Labi, atvainojiet, puiši, es to nevarēju izdarīt. Es neturēšu prusakus kā mājdzīvniekus. Jā, vienkārši atvērsim nākamo kasti, atvainojiet. Otrajā iepakojumā bija kaut kas, ko sauc par pātagas skorpionu, un šie radījumi izskatās diezgan traki.
Viņi gandrīz izskatās pēc zirnekļa un skorpiona krustojuma. Un lai arī viņi izskatās biedējoši, patiesībā viņi ir diezgan nekaitīgi. Tāpēc es nolēmu viņu vienkārši paņemt rokās un ievietoju viņu jaunajās mājās. Labi, 2 kukaiņi jau ir ievietoti, tas nozīmē, ka vēl 3 palikuši. Un godīgi sakot, es tikai ceru, ka šeit vairs nebūs tarakānu. Un, lai gan 3. kastē nebija neviena tarakāna, tur bija kaut kas ļoti līdzīgs. Tos sauc par izopodiem, un godīgi sakot, es neesmu 100% pārliecināts, kāda tieši tā ir suga, jo pasaulē ir vairāk nekā 10 000 izopodu sugu, sākot no mikroskopiskiem līdz tādiem, kas dzīvo dziļi okeānā un var sasniegt vairāk nekā pēdas garumu. Tā kā jā, es domāju, droši var teikt, ka šie radījumi ir tiešām forši, ieliksim viņus viņa jaunajās mājās un dosimies tālāk pie 4. kastes. Kad es to atvēru, es pamanīju kaut ko iekšā un, tas bija tiešām neparasti. Kas pie vēlna man tagad ir acu priekšā? Te ir kaudze ar šiem plasmasas traukiem, un tie ir piebāzti ar papīra dvieļiem, bet es neko neredzu iekšā. Vai man tagad būtu jāuztraucās? Tas ir tiešām dīvaini. Jūs, kas, ja tur ir vesela kaudze melno atraitņu. Ok, tas ir tik biedējoši. Ziniet ko? Vienkārši daram to, es atvēršu tos. Es uzmanīgi atvēru vienu no traukiem, izvilku papīra dvieli, un joprojām traukā nebija nekā. Tad es atinu papīra dvieli, un tajā iekšā es atradu šo. Ak, mans dievs, tur ir zirneklis. Labi, tas tagad ir uz manas rokas, jūs kāds tas ir zirneklis? Vai tas ir indīgs? Tas noteikti nav melnā atraitne. Godīgi sakot, tas mazliet izskatās pēc tarantulas. Pagaidi, tu man saki, ka katrā no tiem konteineriem ir tarantula? Ko es lai iesāku ar tik daudz tarantulām? Jā, godīgi sakot, man nebija ne jausmas, ko es darīšu. Bet pagaidām es nolēmu atvērt katru konteineru un izņemt zirnekļus pa vienam. Un beigās es saskaitīju apmēram 25 tarantulu mazuļus. Un tā kā to bija tik daudz, es nolēmu vienkārši ievietot visu konteineru aplokā. Tā viņas pašas varēs izkāpt ārā. Un kad tas bija izdarīts, es pārgāju pie 5. pakas, kurā bija visstrakākie kukaiņi no visiem. Kas tie vispār ir, draugi? Ak, mans dievs, izskatās, ka mums te ir vesela kaudze lielu dievlūdzēju vai kaut kas tam līdzīgs. Vismaz tā man likās, bet tad es ieraudzīju to. Uz trauka bija rakstīts, ka šie puiši patiesībā ir Austrālijas ēršķainie zaru kukaiņi, un es pat nezināju, ka tāda eksistē. Esmu pārliecināts, ka jūs saprotat, kāpēc tos sauc par zaru kukaiņiem. Tas ir tāpēc, ka viņi burtiski izskatās kā zari. Paskatieties, cik laba viņiem ir maskēšanās. Viņi var pilnībā saplūst ar apkārtni. Domāju, droši var teikt, ka šo pārsteigumu kastu iegāde atmaksājās. Lai gan mums nācās tikt galā ar prusakiem un maziem zirnekļiem, mēs ieguvām 3 tiešām foršus kukaiņus. Un jā, domāju, ka šie ir mani mīļākie dzīvnieki, ko līdz šim esam iegādājušies, bet mums vēl ir daži priekšā. Un teiksim tā, labāko esmu atstājis pašās beigās. Ja atceraties, video sākumā es nopirku tarantulu pārsteiguma kastīti un teicu, ka vēlāk mēģināšu iegādāties pasaulē lielāko tarantulu, kas ir putnēdāja tarantuls. Un nesen es uzgāju kādu, kas tādu pārdeva, tāpēc man nācās to nopirkt. Es uzmanīgi atvēru kastīti un uzreiz pamanīju tarantulu traukā. Tas bija milzīgs. Tā kā putnēdāja tarantula ir zinām kā diezgan agresīva, es nolēmu uzvilkt cimdus, ja nu viņš mēģinātu man iekost. Labi, viss kārtībā, es viņu noķēru. Ak, mans dievs, es šobrīd trīcu, draugi, šis tarantuls ir milzīgs, un viņš neizskatās apmierināts. Lai gan tas ir lielākais tarantuls, ko jebkad esmu redzējis. Patiesībā viņi izaug vēl daudz lielāk par šo, viņš pat nav pilnībā pieaudzis, un tas ir biedējoši par to padomā. Bet jā, šis puisis mani tiešām satrauc. Es domāju, ka mums viņu vajadzētu ielikt terārijā. Ak, mans dievs, vai tu redzi to? Skaties, cik lieli viņam ir ilkņi. Ja es būtu zinājis, ka viņam ir tik lieli zobi, es viņu nebūtu turējis rokās. Iekšā ar tevi to es pretīgs, ak, mans dievs. Pēc tam es atradu vēl vienu sludinājumu internetā, kur kāds pārdeva vienu no biedējošākiem kukaiņiem, ko jebkad esmu redzējis. Tātad, protams, es to nopirku, un tikai pēc dažām dienām tas jau bija klāt. Labi, aiziet, draugi, atvērsim to vaļā, es esmu ārkārtīgi satraucs par šo. Ak, man šķiet, ka es to redzu, tas ir iekšā traukā. Šo sauc par kamieļu zirnekli, un lai gan tas droši vien ir viens no biedējošākajiem kukaiņiem pasaulē, šiem radījumiem ir kaut kas ļoti īpašs. Ļaujiet man jums parādīt. Izslēgsim visas gaismas uz brīdi. Redziet, kad ārā ir tumšs, un jums ir tā sauktā ultravioletā gaisma. Kamieļu zirneklis patiesībā spīdēs. Jā, es nezinu, kā tas ir iespējams, bet tas ir tiešām forši. Es viņu ieliku terārijā, un uzreiz viņš ierāpās šajā alā, kas bija ļoti forši. Bet tad es turpināju meklēt internetā vēl trakākus kukaiņus, kad atradu līdz šim visneiedomājamāko dzīvnieku. Ak, Dievs, nu ko, draugi? Es tagad mazliet satraucos. Es tikko atradu dzīvnieku, kuru pārdodu, un pat nezināju, ka tādu var turēt kā mājdzīvnieku.
Bet ziniet ko? Es vienkārši to izdarīšu. Es nopirkšu vienu un cerēšu, ka tā nav krāpšana. Pagāja dažas dienas un no sūtījuma nebija nevēsts un es sāku zaudēt cerību. Bet tad tas beidzot atnāca un bija pienācis laiks to atvērt. Nu, draudi, paskatīsimies, vai mūs apkrāpa vai nē. Ak, man šķiet, ka es to redzu, draugi, šoreiz mūs neapkrāpa. Sākumā varētu šķist, ka tas ir vienkārši vientuļnieku krabis, bet patiesībā tas ir kas daudz trakāks. To patiesībā sauc par kokosriekstu krabi, un tas ir lielākais sauszemes krabju sugas pārstāvis pasaulē, kas var izaugt līdz pat 3 pēdām garš, bet ar to viss nebeidzās. Šie radījumi ir pazīstami arī ar to, ka ēd cilvēks. Jā, jūs dzirdējāt pareizi. Tas ir īsts cilvēkēdājs, un tagad mums tas ir kā mājdzīvnieks. Cik tas ir forši? Viņš ir arī stiprs, draugi. Es burtiski nevarēju viņu piespiest atlaist šo trauku. Ak, beidzot, es viņu dabūju. Viņš atlaida. Beidzot. Neticami, tieši tagad. Es burtiski turu kokosriekstu krabi. Ak, viņš mēģina man iekniept. Nē, au! Ak, Dievs, viņš mani noķēra. Viņš mani tur, puiši, lūdzu, laid vaļā. Ak, mans Dievs, puiši, tas tiešām nenormāli sāp. Ak, beidzot, labi, viņš atlaida. Puiši, ak, mans Dievs. Paskatieties uz manu mazo pirkstiņu. Viņš burtiski mani iegrieza. Es viņu ieliku viņa jaunajās mājās un turpināju tālāk. Un tad es atradu mājaslapu, kas pārdeva nāvējošu zirnekļu pārsteiguma kasti. Mājaslapā burtiski rakstīts, ka zirnekļi šajā kastē var tevi patiešām nogalināt. Tātad man droši vien nevajadzētu to pirkt, bet es tomēr, jā, jūs dzirdējāt pareizi, es to nopirku, un tikai pēc pāris dienām tas jau bija klāt. Katrs no šiem noslēpuma kastēm satur 2 nāvējošus zirnekļus. Es uzmanīgi pacēlu pirmo trauku un uzreiz pamanīju kaut ko iekšā. Sākumā es domāju, ka tas ir melnā atraitne, bet, kad paskatījos tuvāk, sapratu, ka tas patiesībā ir sarkanā atraitne. Tas ir tikpat indīgs, tas ir neprāts, draugi. Es nekad iepriekš neesmu redzējis šādu zirnekli, bet apziņa, ka viena šī zirnekļa kodiena var būt dzīvībai bīstama, ir patiešām biedējoša. Es domāju, ka ir pareizi viņu ievietot terārijā blakus melnējai atraitnei. Un tagad bija pienācis laiks pāriet pie otrā trauka, kurā iekšā bija kaut kas vēl nāvējošāks. Ak, Dievs, draugi, esmu gandrīz pārliecināts, ka šis ir brūnais vientuļs zirneklis. Un, ja jūs nezinājāt, šie patiesībā ir 4. indīgākie zirnekļi pasaulē, pat indīgāki nekā melnā atraitne. Diemžēl melnās atraitnes ola vēl nav izšķīlusies, bet, kad tas notiks, es noteikti jums paziņošu. Bet pagaidām mums jāieliek brūnais vientuļs zirneklis jaunajā terārijā. Un es domāju, ka ir palikusi tikai viena lieta, kas jādara, un tā ir jāguļ šeit. Labi, ar labu nakti visiem! Lai gultas blaktas nekoši, sapratāt, jo tās ir kukaiņi. Labi, atvainojiet, ziniet ko? Es vienkārši iešu gulēt. Ar labu nakti. Nu, tagad, kad mēs esam oficiāli nopirkuši katru nāvējošo dzīvnieku no tumšā tīmekļa, ir pienācis laiks tos pabarot. Tieši tā, kā es jums apsolīju video sākumā. Bet tā kā mums šeit ir tik daudz dažādu dzīvnieku, būs vajadzīgs daudz barības, lai tos visus pabarotu. Tāpēc mums ir gupijas, circeņi, tārpi, augļu mušas, garneles un pat peles. Un, lai man palīdzētu to visu paveikt, man līdzi ir mana draudzene Helēna. Viņa baros visus nāvējošos un biedējošos dzīvniekus, bet es barošu visus jaukos. Pagāko? Jā, tāpēc sāksim tagad. Pirmais, ko mēs ieguvām video, bija sālsūdens noslēpuma kaste, un tajā bija daudz traku jūras radību, un mēs tās ielikām šajā akvārijā. Tomēr pēc video es redzēju daudz komentāru, kuros teikts, ka jūras zirdziņiem jābūt atsevišķi, lai tiem nav jākonkurē par barību un tie varētu ēst. Tāpēc es paņēmu un izņēmu lielāko daļu zivju un ieliku tās citur. Tāpēc tagad šis akvārijs ir tikai jūras zirdziņiem. Iesim un pabarosim viņus. Šeit ir Artēmijas, un tā ir viņa mīļākā barība. Paskatieties, abi ir tieši tur, tāpēc ieliksim barību iekšā. Skatīties, kā viņi ēd, ir ļoti smieklīgi, jo viņi nav īpaši labi peldētāji. Lūk, barība iekrīt. Nu, nāciet, draugi! Man šķiet, ka viņi to sajuta. Paskaties uz šo, draudziņu, tev izdevās. Jā, kā jau teicu, viņi nav īpaši labi peldētāji, tāpēc viņiem vienkārši jāgaida, kad barība aizpeldēs garām sejai. Parasti viņiem vajag kādu laiku, lai atrastu barību, tāpēc atstāsim viņus un dosimies barot nākamos dzīvniekus. Tagad nākamajā akvārijā mums ir dažas pipavardes. Šie puiši ir ļoti labi maskēšanās meistari, tāpēc jūs viņus uzreiz nevarat ieraudzīt, bet viņi ir zem visām šīm lapām šeit un arī galvenajā video. Mūsu mērķis ir mēģināt panākt, lai viņi vairotos, jo, kad viņiem būs mazuļi, tie izlīdīs no viņu mugurām. Un tas izskatās vienkārši neticami. Ak, mans Dievs, viņi ir tieši viens otram blakus. Viņi iespējams pārojas, draugi. Labi, es viņus atstāšu mierā, es negribu traucēt tam, kas tur notiek. Tas gan ir ļoti labs rādītājs. Nākamajā valierā mums ir milzu sauszemes krabis.
Šis puisis ir pilnīgi traks. Mēs viņu jau šodien barojām, viņam ļoti garšo banāni un visādi citi augļi. Bet viņam klājās ļoti labi, kā redzat, viņam ļoti patīk sava ala. Viņš tur ir izradis tādu kā mazu alu un reti iznāk ārā, izņemot naktīs. Te var redzēt, ka viņš tur rakājās, bet jā, tagad viņš ir tiešām foršs. Nākamais dzīvnieks Helēna, tagad ir tava kārta viņu pabarot, jo tas ir ļoti nāvējošs. Tā kā veiksmi. Kā jūs redzat, uz šī akvārija ir uzraksts lūdzu neaiztieciet. Tas ir tāpēc, ka šeit mums ir akmeņzivs. Nāvējošākā zivs pasaulē. Ja tā jūs sadzels, tā jūs nogalinās. Tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Šeit man ir viņa mīļākā barība, mums ir daži gupiji, un mēs tos iemetīsim iekšā, lai redzētu, vai viņš tos apēdīs. Es mēģinu viņam atrast pašu lielāko, jo mēs nevaram visus iemest iekšā. Mums ir tik daudz citu dzīvnieku, kurus vajag pabarot. Jā, tev droši vien vajadzētu izmantot šīs pincetes, lai viņš tev nedzelt. Tā droši vien ir laba doma. Lūk, es dabūju lielu, tagad laiks to ielikt un pabarot viņu. Noliec to tieši viņa priekšā, tā kā pakustin to mazliet. Ak! Ak, Dievs! Ak, mans Dievs, vai viņš ēda? Tas bija tik ātri. Ak, mans Dievs! Jēzu! Es pat neticu, ka es ieliku tur roku. Es patiesībā domāju, ka es pamirkšķināju acis. Es pamirkšķināju, jo to neredzēju. Es neticu, ka to izdarīju. Cilvēki, tas bija tik biedējoši. Nu, mums vēl ir daudz nāvējošu dzīvnieku priekšā, tāpēc turpināsim. Nākamais bija smaragda koku boa, viena no agresīvākajām čūskām pasaulē. Mēs viņam iedavām žurku, un viņš to uzreiz uzbruka, tāpēc ļāvām viņam to sagramot. Un mēs devāmies pie nākamā dzīvnieka – putnu ēdošās tarantulas. Tagad putnu ēdošā tarantula var ēst daudz dažādu lietu. Diemžēl mums nav putnu, kas, manuprāt, ir viņas iecienītākā barība. Bet es domāju, ka mēs mēģināsim viņai dot dažus no šiem. Šie ir ragainie tārpi, un tie ir viens no viņas iecienītākajiem našķiem, tāpēc paskatīsimies, vai viņa ir izsalkusi. Labi, draugi, ir pienācis laiks pabarot tarantulu. Kā redzat, viņi ir pašā stūrī, tāpēc es vienkārši iemetīšu šo mazo tārpiņu iekšā un cerēsim, ka viņi to dabūs. O, man šķiet, ka viņi to dabūja. Ak, Dievs, viņi to ēd. Tas ir pretīgi. Labi, atstāsim viņu mierā un dosimies pie nākamā dzīvnieka, kas ir viens no maniem favorītiem. Šeit ir albīnais kodēbruņu rupucis, viens no retākajiem dzīvniekiem, kas mums jebkad bijis videoklipā. Šis puisis patiesībā maksāja $3000, un viņam ļoti patīk ēst peles. Man ir vesela soma ar tām, un mēs redzēsim, cik daudz viņš apēdīs. Tagad es viņu barošu, jo pat ar šīm knaiblēm tas patiesībā ir ļoti bīstami, jo viņš var izlekt no ūdens un zibenīgi mesties ar galvu virsū medījumam. Un ir bijuši pāris reizes, kad viņš nav trāpījis pelē un gandrīz sagrāvis manu pirkstu, tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem. O, viņš ir izsalcis. Ak, viņš to redz, skaties uz to. Te viņš nāk. Ak, mans Dievs, ak, viņš to dabūja. Ko viņš vispār dara? Ak, tur viņš iet, viņš norija to lietu veselu. Jūs puiši! Un kā jau teicu, viņš ēd daudz, tāpēc mēs dosim viņam vēl vienu. Labi, te ir vēl viena. Ak, mans Dievs! Ak, Jēzu! Tas ir tik traki tiešām. Ja tā būtu tava pirksts, tas uzreiz tiktu pārlaust uz pusēm. Un vēl puiši noteikti izdomājiet vārdu albīnajam kodēbruņa rupucim. Es domāju, ka mums vēl nav vārda, bet viņš ir ļoti foršs, tāpēc viņam noteikti vajag vārdu. Labi, te ir vēl viens draudziņ, tev jāizaug liels un spēcīgs. Ak, Dievs, tas ir tik traki. Cik daudz viņš apēdīs? Skaties, tas viņam ir nieks. Man liekas, viņš grib vēl. Es domāju, mēs viņam iedosim vēl tikai vienu. Viņš apēstu 100, ja tas būtu atkarīgs no viņa, bet mēs nevaram ļaut viņam kļūt resnam. Tas nebūtu labi. Skaties uz šo, tas ir traki. Kas tas bija? Četras peles vienā reizē, it kā tas būtu nieks. Tu esi tāds resnīts, labi, draudziņi. Vai labi garšo? Pāriesim pie nākamā, un nākamais, manuprāt, patiesībā ir mans mīļākais no visiem. Tagad šie nākamie 3 terāriji ir paredzēti ķirzakām, un ne jau vienkārši ķirzakām. Ķirzakas, kas izskatās pēc īstiem dinozauriem. Un mēs sāksim ar šo meiteni tieši šeit. Šī ir Āzijas ūdens varāna mātīte, un tās ir otrās lielākās ķirzakas pasaulē. Un viņa ir vienkārši mīļumiņš, draugi. Pēc video es burtiski iemīlējos viņā. Viņa ir tik mīļa, tik mierīga, tik pieradināta. Viņa burtiski vienkārši sēdēs man uz galvas un pavadīs laiku kopā ar mani. Tas ir tik forši, bet gal galā viņa izaugs līdz 3 metriem gara, tāpēc es domāju viņai uzbūvēt ļoti foršu āru voljēru. Ja jūs vēlaties to redzēt, komentējiet zemāk, mēs varētu viņai uztaisīt savu dīķi voljērā, jo viņām ļoti patīk peldēt. Bet tāpat kā kodīgās bruņurupuču sugas, viņa ēd mazus pelītes. Es viņu baroju vakar, tāpēc nezinu, vai viņa būs izsalkusi, bet mēs mēģināsim viņu pabarot. Paskatieties uz viņu, viņa vienkārši rāpo pa mani, kā es būtu koks. Sveika! Labi, es mēģināšu viņu pabarot, pat ja viņa ir man uz pleca. Šie ķirzaks arī ir indīgas, tāpēc cerams, ka viņa man nekoš. Koj, paskatieties uz to. Redziet, viņa rāpo man pa galvu. Tur viņa iet.
Paskatieties uz to, tas ir tik traki. Labi, mēs liksim viņu apakaļ viņas terārijā, lai viņi var sagramot to. Tur viņi iet, bet mēs turpināsim ar nākamo. Un tas patiesībā ir ļoti forši, jo viņš pašlaik maina ādu. Tas ir mūsu panteras hameleons. Un paskatieties, cik traki viņš izskatās šobrīd. Viņš maina ādu. Tagad mums ir maisiņš ar circeņiem tieši viņam, jo viņi izšauja savu mēli ārā apmēram 3 reizes garāk par savu ķermeni, un tas ir tiešām iespaidīgi. Tātad mēs paskatīsimies, vai viņš ir izsalcis. Nu, es nezinu, vai viņš ir izsalcis, bet viņš noteikti ir izslāpis. Skatieties, kā viņš dzer. Labi, ir laiks ēst. Draudziņ, te nāk daži circeņi. Ak, mans Dievs, paskatieties uz to. Viņš uzreiz metas tiem virsū. Paskatieties, cik skaistiņš ir, draugi. Viņi ir vienkārši apburoši, tieši pēc ādas maiņas. Ak, mans Dievs, vai viņš to dabūja? Man šķiet, ka viņš patiesībā netrāpīja. Ak, tepat! O, tas bija traki. Tas ir tik forši. Man ļoti patīk, ka man ir hameleons kā mājdzīvnieks. Ak, vai viņš dabūja vēl vienu? Jā. Šīs puisis arī ir cūka. Viņš burtiski apēdīs tik daudz circeņu, cik ieliks iekšā. Ak, izskatās, ka viņš dodās pēc vēl viena. Tur viņš iet. Tas ir neprātīgi, draugi. Visi šie dzīvnieki šeit ir īstas cūkas. Viņi vienkārši ēd bez apstājas. Tas ir traki. Labi, draudziņi, mēs tev atstāsim un dosimies pie nākamā dzīvnieka. Nākamā ķirzeka ir šis puisis, un to sauc par kaimana ķirzeku. Viņi ir līdzīgi aligatoriem, jo lielāko daļu laika pavada ūdenī un izaug apmēram 1,5 metru gari. Es domāju, paskatieties, cik viņš ir foršs, tas burtiski ir dinozaurs. Draugi, paskatieties uz zvīņām uz viņa muguras, tas ir tik traki, tagad tas izskatās kā pūķis. Šiem puišiem ļoti patīk ēst gliemežus, bet man tie vakar beidzās, tāpēc domāju, ka mēs viņu nebarosim, bet viņam klājās ļoti labi. Un jā, līdzīgi kā Āzijas ūdens varānam, es domāju, ka mēs viņam uzbūvēsim ļoti lielu āra voljeru. Tas burtis būs tik forši, draugi, mums te būs kā mazs zoodārs, bet pagaidām atpakaļ voljerā, labi. Nākamais dzīvnieks ir šajā mazajā akvārijā tepat. Šī ir ziloņa snuķa čūska. Es viņu patiesībā redzu tepat, parasti viņu ir grūti atrast, jo viņam ļoti patīk sēdēt starp šiem akmeņiem. O, paskatieties, man šķiet, ka viņš tieši tagad ēd. Izskatās, ka viņš tikko apēda garneli, draugi. Līdzīgi kā akmeņzivs gadījumā mēs vienmēr turam tur mazas gupijas un garneles, lai viņš varētu ēst, kad vien vēlas. Bet paskatieties, cik forša ir tā mazā čūska. Šie čaļi patiesībā izaug līdz 3 metriem garumā, tāpēc tas būs traki. Bet pagaidām viņš ir tikai šī jaukā mazā nūdele. Labi, draudziņi, es tevi netraucēšu. Es zinu, ka tu ēdi savu garneli atpakaļ akvārijā. Tu domā, ak, mans Dievs, tas tagad ir tik forši. Tālāk video mēs nopirkām kukaiņu pārsteiguma kasti un ieguvām kaudzi ar tiešām trakiem kukaiņiem. Piemēram, šeit mums ir milzu tūkstoškājs. Paskaties uz šo radību. Tas ir tik traki, viņš ir tiešām milzīgs. Mēs viņu dabujām, un šajā kastītē mums ir mazs pātagas skorpions. Au, tas kaktus sāp, bet tu vari redzēt, ka viņš ir uz kaktus aizmugurs, tieši tur. Mēs iemetām tur dažus circeņus, un viņš tos apēdīs pats, parasti naktī viņi ēd. Šeit mums ir dievlūdzēji, mums ir skorpioni, mums ir vingarons. Šie puiši izšauj skābi no savām astēm. Šeit mums ir milzu vabole. Bet kas tiešām ir forši uz šī galda ir šie puiši, mums ir dažas indīgo bultu vardas. Un Helēna. Es eju, lai tu viņas pabarot, jo viņas ir diezgan bīstamas. Ja tās tevi aizskar, tās var tevi nogalināt. Tātad. Jā, ideāls darbs man. Dari to, jā. Un šiem puišiem mums ir augļu mušas, kas viņiem ir tieši ideāli. Uz iepakojuma ir attēlota šautreņa varde. Mums esošās vardas ir tikai mazi mazuļi, tāpēc šī būtu ideāla barība, lai viņi neaizrītos. Iedosim viņiem mazliet. Uzmanību! Neļauj viņiem izbēgt. Ak, mans Dievs, tur ir tik daudz iekšā, tas ir traki. Paskaties uz vāku, tie visi ir augļu mušiņas, jā? Vienkārši sakrati dažas ārā, nedaudz stiprāk. Jā, tieši tā, turpini. Ak, viņi tiešām ir iestrēguši tur iekšā. Labi, tagad ir. Tas ir labs daudzums, paskatīsimies, vai viņi ēdīs. Ak, paskaties, tur ir 3 no viņiem, viņi visi sēž šajā stūrī. Paskatīsimies, vai viņi ēdīs. Ak, man šķiet, ka tas viens tieši tagad dodas pēc augļu mušiņas. Nu jā, viņi tagad grauž augļu mušiņas, viņi ir sajūsmā, viņam ļoti patīk viņu terārijas, tas izskatās kā lietus mešs, un viņiem klājās ļoti labi, tāpēc tas ir lieliski. Aizvērsim viņu ciet un dosimies pie nākamā dzīvnieka. Nākamais mums ir vēl viens bruņu rupucis, un tas ir šis puisis, Mata bruņu rupucis, līdzīgs Pipas vardēm. Viņš ir ļoti labs maskēšanās meistars, un jūs varat viņu redzēt tieši tur. Viņš izskatās gluži kā lapa, tātad mēs darīsim to pašu, ko ar akmeņzivi. Mēs paņemsim mazu zivtiņu un pakārsim to viņa priekšā, un cerams, ka viņš to apēdīs. Labi, sākam, draudziņi, vai esi izsalcis? O, viņš to grib, paskaties uz viņu! Ak, mans Dievs, tas ir traki. Tas burtiski ir tieši tāpat kā akmeņzivs. Viņi abi ir slēpņu plēsēji, tāpēc viņi dara gandrīz to pašu. Viņi vienkārši sēž tur, maskējās, un kad kaut kas paiet garām viņu sejai, viņi uzreiz uzbrūk. Viņi atver muti un rada iesūkšanu, gluži kā putekļu sūcējs. Viņš izskatās tiešām izsalcis, tāpēc paskatīsimies, vai viņš grib vēl vienu. O, jā, viņš noteikti grib, davai, draugs.
Ak, mans Dievs, tas ir tik traki! Iedomājieties viņu, bet tik lielu. Man mājās patiesībā ir pāris pilnībā pieauguši īpatņi. Mēs taisīsim ļoti foršu video, kur būvēsim viņiem milzīgu dīķi un pārvietosim viņus, tāpēc sekojiet līdz tam video. Jā, mēs viņu atstāsim mierā un dosimies pie nākamā. Tagad. Nākamais dzīvnieks ir viens no pašiem foršākiem. Šajā mazajā akvārijā mums tagad ir 8 kājas. Es mēģinu viņu atrast, un lai gan šis akvārijs ir ļoti mazs, viņus ir grūti atrast. Viņi ļoti labi prot slēpties. Es domāju, ka viņš varētu būt zem šī akmens. Nē, vai viņš ir zem šī? Ak, tur viņš ir! Skaties! Ak, mans Dievs, viņš ir tik mīlīgs! Labi, mēs nemēģināsim viņu barot, jo es viņu jau pabaroju. Viņam klājas tiešām labi. Es vienkārši gribēju, lai jūs viņu redzat. Mums ir vāks šeit tvertnē, neuztraucieties, es to tikai noņēmu, lai varētu jums parādīt. Bet jā, mūsu mazais astoņkājs jūtās lieliski, un tagad mums paliek vēl viena tvertne. Jūs, draugi! Un tajā droši vien ir vistrakākie dzīvnieki šeit, un tas ir ragainā haizivs, īsta dzīva haizivs. Un mums te ir arī milzu skorpēnu zivs. Labi, iemetīsim haizivī garneles gabaliņu un paskatīsimies, vai viņš to apēdīs. O, te nu mēs esam, man šķiet viņš to sajuta. Draugi, nu nāciet, tas ir tieši jums priekšā. Turpīni, jā, tieši tur. O, viņš to dabūja. O, tas ir tik forši jūs. Mūsu ragainā haizivs tikko apēda garneli. O, viņš to kārtīgi grauž. Tas ir tik forši, mēģināsim viņam iedot vēl vienu. Jūs skorpēnu zivs droši vien neēdīs, jo es viņu baroju tikai pirms pāris dienām, bet te nu mēs esam. Ragainā haizivs noteikti ir izsalkusi tieši jūsu acu priekšā. Draudziņ, tu to dabūji, rekā? Viņš apēda vēl vienu garneli. Nu, viņš arī ir mazs ruksīts. Nu, jūs draugi. Es domāju, droši var teikt, ka mums tagad ir trakākā dzīvnieku kolekcija YouTube. Bet mums vēl joprojām ir tik daudz nāvējošu dzīvnieku, kurus mums jāiegādājās. Tāpēc abonējiet zemāk, ja vēlaties redzēt vēl. Tāpat noteikti apskatiet jauno merču, ko tikko izlaidām vietnē bassfishingproductions.shop. Mums šeit ir jauns hameleona dizains, tas ir tiešām foršs, un mums ir arī ierobežota izlaiduma Helovīna krekls. Šeit mums ir hameleons, kas jāj uz raganas slotas, tas ir neprātīgi. Noteikti paspēj iegādāties, kamēr vēl vari, vietnē bassfishingproductions.shop. Bet pagaidām tiekamies nākamajā reizē. Uz redzēšanos!